Esiet sveicināti, mīļie draugi, tiešsaistes skatītāji un cienījamie klātesošie zinātnieki, zinātnes bīdītāji, zinātnes realizētāji, pasūtītāji un gala produktu lietotāji. Mans vārds ir Gustavs Terzents un es būšu šīs dienas diskusijas dežurants. Un man ir bijis tas gods būt arī kampaņas zinātne un tava dzīve. Visa sākums ir saprast vēstnesim. Un jā, es esmu iegūs augstāko izglītību, bet es nevarētu teikt, ka es būtu ļoti saistīts ar zinātnes praksi un ar pētniecību mūsdienās. Un tamdēļ es gribētu izteikt milzīgu pateicību visiem kampaņas zinātniekiem, praktiķiem par to, ka mēs jūsu gadiem ilgstošo darbu ar filmēšanas komandu prasījām pateikt 40 sekundēs. Ja, tā kā, un šīs kampaņas lielais uzdevums arī bija cilvēku valodā pastāstīt par to, cik ļoti nopietnā, augstā un derīgā līmenī zinātne notiek Latvijā, ka tā ir nevis zinātne zinātniekiem, bet ka tā visos līmeņos nonāk arī pie sabiedrības. Un, godīgi sakot, es biju pārsteigts. Un, protams, ka strādājot ar filmēšanas grupu, tā ir zinām privilēģija nonākt slēgtās teritorijās, vēl fizikas institūtā, tur laboratorijās un ar zinātniekiem un sevišķi aizsardzības jomā. Es domāju, kā jūs varat ļaut par tām lietām runāt, vai tad tā nav tāda spiegošana nedaudz, bet izrādās, ka nē, ka Latvijā notiek ļoti, ļoti lielas lietas. Un tas iemesls, kāpēc mēs šeit šodien esam sapulcējušies, ir tāpēc, ka noslēdzas vairākas Latvijas zinātnes padomes administrētas un valsts pētījuma programmas, kas ilgstoši ir realizētas. Un tad mēs runāsim pirmkārt par ideju, kurš izdomā un kā un kāpēc, kam, kas būtu jādara, kas ir tie, kas dara, un beigās pie kā tas viss arī nonāk. Un saruna šodien būs divos blokos. Lielos, tad pirmais bloks būs valsts pasūtījuma uzdevums, mērķi un zinātnes komunikācija, un otrajā blokā tad par pētniecību rezultātiem un pielietojamību. Un es šajā diskusijā nebūšu viens. Man ir liels prieks stādīt priekšā arī Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku Gati Krūmiņu. Cilvēks, kurš daudz vairāk zina par zinātni un par pētījumu procesu un par pētījumu dziļumu. Un līdz ar to mēs esam sadalījuši lomas sliktā un labā policista dalījumā. Gatis ies dziļumā, es iešu pa perifēriju kopā ar tiem cilvēkiem, kas iespējams par ļoti daudz ko šodien uzzinās pirmoreiz līdzīgi. Jo man jāsaka, mēs katrs dzīvam zināmā informatīvā burbulī. Man kampaņas laikā cilvēki jautāja, tiešām Latvijā notiek šis? Un man saka, nu jā, un es ar tādu lepnumu, es tā kā sajūtos jūsu pulkā ar vienu kāju, bet tāpat laikā man ir jāsaka, jā, ka liels paldies, ka esat spēruši to soli arī pretim publikai, kas varbūt pirmo reizi, ja kā Einsteins teica, ja tu to nemāki izstāstīt divos teikumos, tad tu to pats nesaproti. Ja? Tad mans aicinājums ir paturēt prātā to, ka liela daļa publikas pirmo reizi uzzinās par lietām, kas notiek Latvijā un zinātnes korpusā kā tādā, un no otras puses, protams, ir profesionāļi un zinātnes padomi, institūti un paši pētnieki. Gati iepazīstinos ar mūsu diskusijas dalībniekiem. Jā, paldies, Gustav. Nu jā, mēs jau nezinām, vai es būšu labais vai sliktais, tu būsi labais vai sliktais, to jau mēs redzēsim diskusijas beigās. Jā, bet noķeramies pie lietas, un es arī saprotu, kāpēc esmu uzaicināts, un tie amati visi ir, un tie cilsraksti ārkārtīgi sarežģīti. Nu, lūk, bet es sākšu ar mūsu šo ciltsmāti, jā, Lava Mužniece, viņa ir Latvijas zinātnes padomes direktore. Un, ja man būtu jāiztēlojas tāda senlatviešu pils un saime, tad ciltsmāte tā, kas pārauga visu to skatās, vai kāds ir kaut ko nav izdarījis, kaut ko iesaka, ja? Un tomēr man šķiet, ka tas bija tās matriarchāts, tāpēc tas absolūti kompensē, ja kāds teiks, ka mums te nav kaut kāds dzimumu sadalījums vai kaut kas, bet viņa šeit ir pati galvenā, viņa ir vidū, līdz ar to mēs noraidām jebkādus pārmetumus jau saknē. Bet ejam tālāk uz priekšu, tātad vēl kāds iespējams mums pievienosies, to mēs nezinām, bet Mārtiņš Jansons, Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieks, atbild par inovāciju fondu. Es uzdrīkstāšos teikt, ka tu esi tāds tā kā ciltstēvs, tā kā kaut kādā ziņā radītājs. Es tā kā vēsturnieks mēģinu atrast, ja, kaut kādus, vectētiņš gluži nē, bet tu esi līdzatbildīgs tam visam, ja, kas tur ir radīts. Ja, tā kā, tas ir ļoti saistīts tieši inovācijas, valsts pētījuma programmas komercializācija. Tie ir tie jautājumi, kas ir tavā pāraudzībā bijuši jau ļoti ilgstoši. Labi, ejam tālāk. Roberts Kits, aizsardzības ministrijas, aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta inovāciju un pētniecības atbalsta nodaļas vadītājs.
Nu, lūk, es domāju, šeit nekādi dziļāki paskaidrojumi nav nepieciešami. Es domāju, ka visiem no tā viss kļuva skaidrs. Labi, tālāk mums ir Pēteris Lakovskis. Tātad Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnes padomes priekšsēdētājs, Latvijas ainavas un zemes ilgspējas lietošana. Tas ir viens no šiem pētījumu projektiem, valsts pētījumu projektiem, par ko mēs arī runāsim. Es zinu, ka mana mazā Vidzemes augstskola tur arī piedalījās, un man vajag palobēt savu institūciju arī, protams, ja, bez tā nekāda mēs nevaram. Pēteris tātad darbojās šajā jomā. Tālāk mums ir Sergejs Galdkovs. Jā, mēs esam pazīstami no seniem laikiem, tā kā mēs bijām jaunie zinātnieki, Latvija ir maza un tā, jā, un kas. Bet, to amatu man arī ļoti rūpīgi jālasa visu, un to, jo tās augstskolas taisa visādas reformas un fakultātes mainās un nosaukumi. Tātad Rīgas Tehniskās universitātes dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģiju institūta tenūrprofesors. Tik tālu viss pareizi, ja? Kiberdrošība ir joma, un kā es saprotu, tad tu nodarbojies un tavu kolēģi tādu īpašu pārklājumu kaut kādām lielākām vai mazākām virsmām kaut kam, un tad to neviens nevar izzakt datus noklausīties. Es kā vēsturnieks varu teikt, ka VEFs arī 60. 70. gados tajos parastajos telefonos dažus kaut ko apsmērēja, ja, to virsmu, un tad it kā viss teica, ka tad nevar noklausīties, bet es ticu, ka tu ej vairāk soļus, ja es tālāk uz priekšu. Lūk, tie ir mūsu lieliskie sarunas dalībnieki, un sāksim runāt par zinātni, par visu pārējo, kas... Jā, un pirms mēs ķeramies klāt sarunai ar mūsu profesionāļiem, tiešsaistes klausītājiem un skatītājiem atgādinājums, jūsu ekrāna stūrītī redzat slaido QR kodu. Ja jums ir kādi jautājumi, noteikti tos iesniedziet, un diskusijas laikā es tad viņus noķeršu savā tīklā un centīšos gata ekspertīzē pa vidu iemest. Jo atcerieties, ka mēs runājam par visu sabiedrību. Ja mēs esam sabiedrība, tā kā mūsu šos sienas vēro uzmanīgi. Un svarīgi, ka tas būs ieraksts, un to redzēs arī pēc 30 un 50 gadiem. Tā kā arī atstāsim kādu materiālu nākotnes vēsturniekiem, ja? Vārds Ciltsmātei. Jā, tieši tā. Jā, sveiciens visiem. Tā, es ceru, ka man var dzirdēt. Jā, es priecājos, ka esam atraduši veidu šādā formātā satikties un par šiem svarīgiem jautājumiem parunāt, jo, ko es varu teikt ievadā. Protams, ikdienā strādājot Latvijas zinātnes padomē, es redzu tieši to, ko Gustav jau minēja, ka ir ārkārtīgi daudz iedvesmojošu lietu apkārt, kas mums notiek, un ļoti kvalitatīvas un pasaulē konkurētspējīgas lietas. Un gribās par to visiem pastāstīt, jo tas... Diemžēl tā ir, ka liela daļa sabiedrības pat nenojauš, ka tas viss mums ir apkārt un ka tas notiek un pie tā tiek strādāts. Jo sevišķi valsts pētījuma programma ietvaros, kas ir instruments, lai būtībā palīdzētu risināt tādus ļoti valsts mēroga izaicinājumus, ļoti nopietnus. Un, ko es vēl vēlos teikt, jā, kāpēc šī kampaņa un visas šīs diskusijas, jo bieži vien, protams, zinātne, tas ir... Tā ir tēma, kas tiek plaši apspriesta un bieži par to tiek runāts, taču pamatā šīs diskusijas ir par finansējumu apjomu, par zinātniskiem institūtiem, par publikāciju skaitu, teiksim tādām varbūt, negribētos teikt formālākām lietām, bet tādām tehniskām lietām. Bet mums gribējās parādīt, kā tieši zinātne ietekmē mūsu katra ikdienu, jo zinātne ir mums visapkārt. Caur dažādām lietām zinātne padara mūsu dzīvi drošāku, padara mūsu dzīvi kvalitatīvāku, efektīvāku. Piemēram, tās pašas valodu tehnoloģijas, kur ļoti daudz šobrīd ieguldam resursus. Tas palīdz, tur ir dažādi iegūmi no tā. Tas gan vairo mūsu pašapziņu, nacionālo pašapziņu un arī valodas pielietojamību, sniedz dažādus risinājumus. Un, protams, arī šīs visas tehnoloģijas ir izmantojams ekonomiski, arī nes naudu valsts maciņā. Un tad, piemēram, par drošības jautājumiem tas viennozīmīgi ir ārkārtīgi svarīga joma, un arī paši pētnieki var vislabāk pastāstīt par to, kāpēc tam tās visas tehnoloģijas liekas, tas ir militāras tehnoloģijas, militārām vajadzībām, bet tas viss laika gaitā nonāk arī ikdienas lietošanā, tiek pārnests uz citām nozarēm. Un, tā arī ir tā burvība zinātnē, ka bieži vien tas pielietojums laikam ejot attīstās un tiek pārņemts ļoti, ļoti plaši.
Ja mēs runājam par biomedicīnas un fotonikas jomu, tad liekas, tas jau pavisam tālu no manas ikdienas. Bet tieši šīs tehnoloģijas ir tas, kādā veidā caur medicīnu, caur dažādiem medicīnas tehnoloģiju risinājumiem mēs varam padarīt mūsu dzīvi daudz kvalitatīvāku un mūžu ilgāku un dzīvot veselīgāk. Un šādu piemēru ir ļoti daudz un gribējās caur tādiem vienkāršākiem, saprotamākiem stāstiem parādot kā tieši katram no mums tas ietekmētu dzīvi. Parādīt, uz ko tad mēs esam spējīgi, un mēs esam spējīgi uz ļoti daudz ko. Jā, bet tad man uzreiz tāds papildus jautājums. Es zinu, ka tu pirms tam biji Latvijas Investīcija attīstības aģentūrā, un tad atnāca zinātnes padome. Un tavu sajūta, bija kaut kas pārsteidz, vai tu nāci tā skeptiski, ko tad ir Latvijas zinātnieki, vai kas, tā pilnīgi godīgi, vai teiksim, tāds Latvijas zinātnes jauda atbild tavām ekspektācijām, cerībām, vai viņi mazāk lielāk? Mēs jau te visi savējie, Man jāsaka, ka ar zinātnes jomu esmu bijis saistīta diezgan ilgi un arī iepriekš pati strādājot zinātniskajās institūcijās. Līdz ar to es nevarētu teikt, ka mani būtiski pārsteidza. Tas tikai nostiprināja manu pārliecību par to, ka tas, kas notiek, ir brīnišķīgi. Un, protams, vienmēr ir iespējas kaut kur attīstīties un domāt par jauniem sadarbības virzieniem. Un ir joms, kas ir jāattīst, pie kur ir jāstrādā un jāvēro kaut kādas tendences, kas notiek citur. Bet, manuprāt, tiešām, jā, es ar katru dienu arvien vairāk pārliecinos, ka mums ir ārkārtīgi spējīgi cilvēki apkārt un ir ļoti daudz iespēju tālāk to visu attīstīt. Mārtiņ, man jautājums, zinātne un ekonomika. Man vienmēr ir mulsinājis divi vārdi – biznesa un uzņēmēja darbība. Man vecos laikos tētis mācīja, ka starp šiem vārdiem ir liela starpība. Ja, un uzņēmēja darbība ir tā, kas ražo vērtības, vai ne? Un bizness ir tad viss tas pārējais. Un šajā gadījumā, kurā brīdī, es zinu, ka tava programma ir tā, kurai tas vislielākais mikroskops uzliks virsū un tad vislielākā cerība tās inovācijas. Kurā brīdī tā ekonomiskā puse noticis tai pusē, kas vēl pēta, kas vēl iet iekšā, kurai ir sava tā preference kaut kāda, un ka viņiem varbūt nav tik ļoti jāiet tajās monetārajās Excel, tajās projekcijās iekšā. Kurā brīdī ekonomika notic zinātnē? Jā, paldies par šo jautājumu. Jāatkāpjās varbūt arī kāds sola atpakaļ arī par to, kā ekonomikas ministri izvēlējās finansēt zinātni. Ja? Jo tā pirmšķietami ekonomikas ministrijas primārais mērķis ir atbalstīt uzņēmējus. Uzņēmēji ir tie, kas rada inovācijas, kas ievieš inovācijas tirgu, bet kopumā skatoties uz kopējo zinātnes un inovāciju vidi Latvijā mēs sapratām, ka arī ekonomikas ministrijai jābūt vienam no tiem vilcējspēkiem, kas ir spējīgi pārliecināt arī valdību ieguldīt zinātnē. Ja? Un faktiski tajā brīdī, tad, kad mēs sākām domāt par to, kā mēs to paveiksim un kā mēs to darīsim, mēs jau sākām sarunāties arī ar uzņēmējiem. Ja? Jo pirmais solis, runājot par to, kas būs mūsu programma, kādos virzienos mēs gribēsim atbalstīt programmu, kādi būs programmas uzdevumi. Vēl pirms visām formalitātēm mēs aicinājām uz neformālām sarunām uzņēmējus un arī zinātnes pārstāvjus, lai runātu par tām iespējām, ko zinātne var piedāvāt un ko uzņēmējs var savā pusē attīstīt. Un tajā dialogā mēs nonācām gan pie programmas mērķiem, gan uzdevumiem, un tajā brīdī arī vismaz Latvijas uzņēmēja puse gribētos ticēja tam stāstam, ko ekonomikas ministrija cenšas pārdot. Bet visādi citādi varbūt ir dzirdēts, bet ir tāds teiciens, kad zinātne ir naudas pārvēršana zināšanās, bet inovācijas ir zināšana pārvēršana naudā. Ja? Un mēs gribētu ticēt, ka ekonomikas ministrija ir visā tajā ciklā, ja? kur šai brīdī mēs tiekam pie finansējuma, lai atbalstītu zināšanas, lai radītu, lai dotu finansējumu zinātnē, kas rada šīs zināšanas, un šīs zināšanas pēc tam mēs caur citām programmām, varbūt ne mūsu valsts pētījuma programmā, bet caur citām programmām mēs varam attīstīt līdz tādiem produktiem, risinājumiem, kur tad ir ieviešam tirgu un kur tad rodās tas atdeve ekonomikai. Ja? Kur mēs gūstam ieņēmumus, mēs varam eksportēt šos produktus, mēs varam realizēt arī iekšējā tirgu, vairāk, ja mēs runājam par tādiem sarežģītākiem produktiem. Un tādā veidā mēs būvējām to stāstu un tādā veidā mēs viņu tirgojām gan valdībai, gan arī uzņēmēju organizācijām. Tāds neliels papildu jautājums. Tā noticēšana, nereti tas pētījums prasa laiku.
Viņš prasa milzīgu laiku, kādreiz 3, 4, 5 gadi, kamēr mēs vispār tiekam līdz kaut kādai pirmajai aprisei, kuru varētu monetizēt kaut kādā veidā kaut kad. Un kur tā pacietība un tas dialogs un tas procesa tulkojums veidās saprotamā valodā pusēm? Pacietības nav, jo patiesībā gribu ticēt, un noteikti arī nākamajā diskusijas daļā to apliecinās uzņēmēji pārstāvi, ka uzņēmējiem rezultātu vajag jau vakar vai vismaz rītdien, bet zinātnē tomēr ir vērst uz to, kad ir nepieciešams to lietu izpētīt padziļinātāk, it sevišķi tajās jomās, kur mēs atbalstījām, ja mēs ņemam to biomedicīnu vai medicīnas tehnoloģijas farmāciju, tur tie cikli zinātnē noteikti ir kārtu garāk, un tie rezultāti arī sasniedzam ilgākā termiņā, lai to rezultātu, ko rada zinātne, varētu piedāvāt uzņēmējiem. Bet Latvija ir maza valsts, mēs viens otru pazīstam, un arī mūsu uzņēmēju organizācijas, mūsu uzņēmēji pazīst mūsu zinātniekus un zina par viņu spējām un iespējām. Un tas, kas ir svarīgi, ir tas, ka mēs ar šo mūsu programmu varam atbalstīt zinātni tik tālu, kad rodas eksperimentāls, produkts vai tehnoloģija, par kuru var sākt runāt ar uzņēmēju. Ja, kur uzņēmējs sāk noticēt, ka tas nav vairs tikai savu veidu tāds rūpniecisks pētījums, kurā mēs mēģinām pierādīt kaut kādas lietas, kaut kādas kalkulācijas, bet ir jau savā ziņā neliels laboratorijas vides prototips, kuru var demonstrēt, un uzņēmējs sāk domāt, hei, šī ir štela, un to mēs varam arī iespējams jau citā procesā, varbūt arī vienojoties ar institūtu, pārņemt savā pusē, attīstīt jau tālākos līmeņos un ieviest tirgu. Mēs šajā programmā, līdzīgi kā citās, es pieļauju valsts pētījuma programmās, nesagaidām jau tirgu ieviestu produktu. Mēs sagaidām tādas tehnoloģijas, kas ir tādā gatavībā, ka viņas var demonstrēt uzņēmējiem. Ja? Tādā līmenī, kur uzņēmējs tālāk caur citiem atbalsta instrumentiem var attīstīt viņas. Jā. Labi, es uzdošu jautājumu Robertam par militāro industriju un zinātni. Jānis Paiders arī mums pievienojās. Jā, Jānis mums izstāstīs vispirms, padomās, kas bija svarīgāks par šo, kāpēc tu nokavēji. Bet tikmēr mēs parunāsim ar Robertu. Jā, tas ir militāra industrija, zinātnes atbalsts. Es teiktu, ka mums kā zinātniekiem kaut kādā ziņā bija nedaudz trauma no PSRS okupācijas perioda. Liela daļa zinātnieki piedalījās militāra rūpnieciskā kompleksa stiprināšanā dažādās lietās. 90. gados bija diezgan plaša izvērsta pacifistu kustība, priekš kā mums to vajag. Kāda vispār ir tā sajūta, vai mums ir tas potenciāls reāli šiem ļoti skaļā ambicioziem, šī amata pieteikumi? Ja, kāda ir tā sajūta vispār ar to mūsu zinātni? Un ir tas potenciāls mums, vai tomēr mums ir jāskatās tikai pie kaimiņiem? Paldies, jā. Uzreiz atbildot uz jautājumu, vai mums ir potenciāls, jā, mums ir potenciāls. Mums ir tiešām augstvērtīgi zinātnieki, kas spēj radīt tiešām starptautisku līmeņu pētījumus, un nav šaubu par to, ka mēs to varam darīt. Tas, kas, protams, aizsardzības inovāciju pētījumu programmā ir tas galvenais fokus, ka mēs spējam to potenciālu pavērst tādā virzienā, kas ir aktuāls aizsardzības nozarei. Jo ir skaidri redzams, mēs to redzam visur pasaulē, bet jo īpaši mēs to īpaši uz to skatāmies, kā tas notiek Ukrainā, un to arī tur redzam, ka spēja inovēt un tās inovācijas ieviest bruņoto spēku uzdevumu izpildē, tas ir priekšnoteikums tam, lai gūtu kaut kāds panākums taktiskā līmenī un vispārīgi spētu stāties pretī jebkādiem izaicinājumiem. Taktiskais līmenis būtu jāpaskaidro. Teiksim, jau uz zemes vienībai, kas praktiski darbojas un pilda savus uzdevumus, kad jau tur šīs inovācijas tiek ieviestas. Un līdz ar to tās galvenās prioritātes mēs definējam šajās valsts pētījuma programmā. Un tālāk izstrādes gaitā arī bruņotie spēki, respektīvi gala lietotājs tiek iesaistīts tajā procesā, īpaši, kas attiec uz testēšanu vai kaut kādu risinājumu validēšanu, pārbaudīšanu. Līdz ar ko tas potenciāls ir, un šī pētījuma programma ļauj to tiešām pavērst tādā virzienā, kāds mums ir nepieciešams, lai sabiedrība un Latvija kopumā kļūtu drošāka. Sergej,
drošība, sensitivitāte, melnais čemodāniņš, iznīcināšanās mehānisms sensitīvai informācijai. Kā notika jūsu sadarbība? Es saprotu, mēs, kad ar tevi tikāmies kampaņas ietvaros, tu teici, ka tev jāskan tur uz konferenci un tas ir jārāda pasaulē un visai labticīgajai rietumu pasaulē, kā glābties tur un tā. Bet šajā gadījumā aizsardzība, zinātne, sensitīvi materiāli, kā tas sajiet kopā? Ienaidnieks taču mūs vēro. Ļoti vienkārši. Ir materiāls, ir tehnoloģijas, vienmēr ir duāls pielietojums. Ir to, ko mēs drīkstam stāstīt, ir to, ko mēs nedrīkstam stāstīt. Jā. Vienmēr ir tehnoloģiski aspekti, par kuriem mēs nekad nevienam nestāstīsim. Un tāda veida var arī ejot pie uzņēmējiem, ja, piemēram, ka viņiem interesē materiāla zinātne, kā mēs... Tā skaita tikai zinām mērā ar ministrijas atļauju. Jā. Mums ir tāds priekšnoteikums, ko mēs drīkstam stāstīt un kas paliek projekta iekšēnē tikai atskaitas. Bet tā brīvība un tas resurss strādāt ar jūsu idejām, slepenajām. Protams, tādā ziņā... Ja mēs runājam par zinātnisku pasauli, mums jāpublicēs, mums jāziņo konferences, tā skaitā arī aizsardzības principā fonda ietvaros. Ja? Un tur principā mēs stāstam tikai to, ko var pastāstīt. Bieži vien svarīgāki tie tehnoloģiski aspekti, kā pagatavot konkrētu materiālu, ja? Kādi ir indikātori, lai to izdarītu. Tas, protams, paliek mūsu ziņa, ja? Un to pēc tam, ja kāds uzņēmums kopā ar aizsardzības ministriju vēlēsies to ieviest, protams, to mēs dosim, ja? To mēs pastāstīsim, bet esošajā līmenī, ja? Viss, kas ir izdarīts principā projektā ietvaros, ir diva līmeņa aizsardzības. Ir publiska daļa un ir tā daļa, kur attiecas. Bet arī tas ir daudz. Jā. Tas ir ļoti daudz, bet vispār jau arī jebkurā komercializācijā, jau arī jebkurš uzņēmējs negrib, ka tu tagad visu uzreiz izliec uz paplātes un visi konkurenti jau arī nesnauž. Bet es zinu, ka šeit tas slepenības līmenis ir vēl dziļāks. Kā tu spēji to sadzīvot? Jo man kā zinātniekam vienmēr gribas padalīties kaut kur. Vai, es uzdošu tādu, vai ir kaut kādas speciālas apmācības, kā to darīt. Kā konferencē, kad tu esi paņēmis vīnu glāzi un ir tev kolēģi tagad, un tu saki, un viņš stāsta, ko viņi dara, tev var vajag samērīties. Kā tu tiec pāri šai problēmai? Es neņēmu vīna glāzi. Tas ir pirmais, jā. Bet arī jāatcerās arī to, ka principā ir... ir šaura mēroga zinātniskie pasākumi, kuri cilvēki dara kaut ko līdzīgu. Ja. Visi grozās noteiktas idejas, ja tas idejas ir gaisa, un principā tu skaties, ko citi dara, un tu aptuveni jau zini. Tas droši vien viņi skatās arī uz tevi, un viņiem ir aizdomas. Un tur bieži vien svarīgi tieši saglabāt savas tās idejas unikalitāti un arī tās atsevišķus aspektus, lai tu būtu pārāks, ja? Lai neviens varētu to vai nevarētu to atkārtot. Ja? Bet, ja mēs runājam par publiskiem pasākumiem, tad šajos gadījumos tu vari stāstīt, ko tu esi darījis, kāpēc tu esi to darījis, kāds ir rezultāts, kad ir plusi vai minusi tieši šim procesam, tai tehnoloģijai vai materiāli. Mūsu gadījumā tas bija kiberdrošības aspekts. Jā. Tev ir mēģinājuši savervēt. Nesiet vīna glāzi. Jā. Jāni, 10 projekti no aizsardzības un no supersensitīviem projektiem pārēsim pie valodas, kas man šeit kampaņas laikā likās tik šausmīgi imagināra un varbūt tik racionāli un robotiski netverama lieta, un tad man parādīja tos letonikas, tos elementus, un es sapratu, kā par valodu vispār var domāt vēl 10 kaskādes uz augšu, un tas izvērsums ir, un tavā uzraudzībā tas ir noticis. Jā, un šeit attiecībā par to, kad mēs skatāmies uz to, kā mēs attiecīgi ne tikai izmantojam attiecīgi zinātnes rezultātus klasiski izmērāmā formā, kas parāda, kāda ir mūsu ieguldījuma apmēra, kāds ir publikāciju skaits, patiesībā līmenī, kurš interesē mazu šauru cilvēku loku, pašus zinātniekus, zinātnes administratorus un publiskajā pārvaldē projektu uzraudzītājus. Tas grūtākais uzdevums, kas ir vienmēr bijis ir tajā, kā mēs spējam
pasniegt pārējai sabiedrībai, uzņēmējiem un principā citām iesaistītajām pusēm ļoti vienkārši un ļoti saprotami, kas ir ieguvumi no šī visu, jo tie ieguvumi patiesībā nebūs pat tik vienkārši piesaistīti pie tā, kā mēs parasti administratīvi skatāmies uz šiem rezultātiem. Tas jautājums gan par Letonikas programmu, gan patiesībā par visu publisko pasūtījumu, kas iet zinātnē. Un es teikšu godīgi, tas uzdevums nav viegls. Tas uzdevums ir gan saistīts ar paša zinātnieka kā profesijas darba specifiku un bieži vien arī grūtībām vienkāršot to ļoti komplicēto ideju. Tas arī bieži vien, kad mēs runājam par to, kā publiskais sektors pasūta zinātnē rezultātus, atdurās arī pret publiskā sektora šajā gadījumā administratīviem nosacījumiem, kuri paši par sevi vēl ir smagnēji un nevienmēr tik labi runā. Tas bija jāpaskaidro, jo mēs par valodu runājam šajā gadījumā. Kas tur ir tas pētāmais objekts, Kas nav skaidrs par valodu, kas tur ir jāpēta sabiedriskajā sektorā, digitālajā vidē, attiecīgi, vai tas ir kāds tulkojums, vai kā mēs gribam saglabāt sevi kaut kādā eiropiskajā zīmējumā? Principā spēcīga valodas pētniecība ir, es teiktu, galvenais priekšnoteikums tām, ar kādiem izaicinājumiem šobrīd saskarās gan latviešu valoda, gan arī citas mazās valodas Eiropā. Mēs dzīvojam laikā, kurā jauni un ar internetu un digitalizācijas attiecīgi izvērsumu un vēl ar mākslīgu intelektu izvērsumu jauni risinājumi šobrīd ir tik ļoti pieauguši parādījušies, un ja mēs viņos ātri nespējam ielikt, un ne tikai ielecam, bet arī saprotam, kas notiek, mēs pazaudējam iespēju viņos būt. To arī parāda tā piemēra attiecībā par dažādu veidu latviešu valodas terminoloģiju, kas ļoti bieži arī ir tāda, ka sākotnēji viņi rodās jauni vārdi. Tieši tā rodās jauni vārdi. Un tas par šo vārdu izmantošanu ļoti bieži, kas parādās, tas, vai šie vārdi tālāk latviešu versijā aiziet, ir atkarīgs, cik ātri mēs esam paspējuši norēģēt, ielikt attiecīgi. Un otrs arī ļoti būtisks aspekts attiecībā par šo, tas, ka valoda mainās, valoda ir dinamiska, un arī latviešu valoda, viņa nav statiska akmenī iecirsta, un mēs nerunājam līdzīgi kā mūsu laika biedri 19. gadsimtā vai 20. gadsimta sākumā. Vai dieva vesela diskusija par vieglo valodu un mērnieku laikiem? Jā, tā arī starp citu zinātne. Jā, bet saprot vēl, kas ir svarīgi par valodu, ka ja pirms 10 gadiem man teica, kā var noslapanot informācijas, es nopublicēju viņu latviski, jo pirms 10 gadiem tas nebūtu. Šobrīd situācija ir jau diezgan radikāli mainījusies, tāpēc, ka mēs paskatāmies, cik jau prasmīgi ar šo valodu rīkojās dažādi mākslīgā intelekta rīki. Vienīgais vēl scenārijs mēs varētu mēģināt lībiski un tad latgaliski vēl mēģināt. Tas vēl būtu kaut kāda cerība. Jā. Es pilnīgi pievienošos, jo man par šo ir praktisks piemērs no manas skolas gadiem. Es atceros, tagad bija informātikas eksāmens, jākārto. Uzdevumi nebija vienkārši pēc zināšana, kas man bija. Bet tā kā tā bija latviešu terminoloģija, kur es neizmantoju, grūtākais bija saprast, ko no manis prasa. Jo terminoloģija, ko es izmantoju, dienā atšķirās. Un tāpēc es pilnīgi pievienojos tam, ka ļoti bieži tas attiecīgi latviešu valodas iedzīvināšanās daudzās jomās, viņa nav līdz galam, visās jomās notikusi vienādi, un tas ir būtisks faktors. Jā, un mēs Jānim iedevām vārdu, izstāstīsim, kas viņš ir arī. Ja? Tā kā, Jānis Paiders ir valsts sekretāra vietnieks Izglītības zinātnes ministrijā cilvēku kapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos. Un es teiktu, ka ja pa cipariem runā, tad viņš zina vairāk nekā mēs visi kopā, jo viņš ļoti ilgstoši pa visādiem cipariem bija atbildīgs. Tā kā, jā. Un par šo es jums arī gribēju šobrīd pieminēt diskusijas dalībniekiem un skatītājiem vienu ļoti arī būtisku šobrīd lietu. Ka mēs skatāmies uz Latvijas zinātni, tur es varu tiešām likt roku uz sirds un teikt, ka progress, kas mums ir bijis, ir ne tikai tas, ko mēs sajūtam šobrīd nozarē par to, ka rezultāti palikuši labāki, mēs esam starptautisko sadarbību veicinājuši, mēs esam integrējušies pār Eiropā, bet arī tīri objektīvi kvantitatīvi tikko publicēja Eiropas komisija jaunāko informāciju par visu Eiropas dalībvalstu ieguldījumiem, un Latvijas ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir 0,83% no iekšzemes koprodukta, kas, protams,
Jā, vēl joprojām līdz Eiropas vidējiem līmenim, līdz Igaunijas līmenim ir tāls ceļš, bet ir visu laiku lielākie Latvijas ieguldījumi zinātnē. Un gan valsts ir ļoti palielinājusi pēdējo gadu laikā ieguldījumus, īpaši tajā skaitā arī caur valsts pasūtījumu izvēršanu, caur valsts pētījumu programmām, konkrētiem mērķiem, par ko mēs arī šodien runājam. Un kas ļoti priecē tieši pēdējo gadu laikā uzņēmējdarbības sektors ir ļoti strauji sācis savus ieguldījumus palielinājumu pētniecībā un attīstībā un pārsniedzot attiecīgi valsts ieguldījums, kas ir ilgstoši bijis attiecīgi, likās nesasniedzams mērķis, bet tie tempi tiešām ir tādi, par ko mēs varam ļoti justies priecīgi un lepni visi. Paldies. Jāni, paldies. Aizsardzība, veselība, valoda. Tagad ķersimies pie zemes. Jo ar mums kopā ir arī Pēters Lakovskis, Agroresursu un ekonomikas institūta vadošais pētnieks. Tad, kad es ar kampaņas dalībniekiem gāju, un es mēģināju saprast, ņemt to augsni, man sāka stāstīt, to nedrīkst sēt, tur ir tāda augu seka, un tad ir vēl tas, un tad mums ir degradētas lietas, un tad vēl kaut kas, un nevar tā iedomāties, ka mēs te varam sēt un pļaut, cik ienāk prātā. Kur tad ir tas mūsu resurss lielais? Un es to jautāju, mums taču nav zelta, mums taču nav tur sudraba raktuvas vai nezinu. Varbūt ir kaut kur, bet naftas ar mums nav. Varbūt kaut kur dziļi zem Roņu salas kaut kur ir, jā. Bet kas palīdzēja programmas laikā saprast un tā kā vēlreiz pārdefinēt to Latvijas agroresursu kā mūsu ieguvumu? Var piekrist tam, ka nav mums gan ainaviski tādu izcilu vietu kā Alpu skatu un tas pats arī no derīgu izrakteņu viedokļa, bet viennozīmīgi tas resurss, kas ir un kas bija tas mūsu uzdevums, viņš ir pietiekami nozīmīgs un izpētīt šīs te izmantošanas efektivitāti un kā viņu var uzlabot. Un te var būt arī tāds, klausoties iepriekšējais atbildes, būtiska lieta, ko es gribētu uzsvērt, tās gan šī valsts pētījuma programma, gan otra, kurā man sanācis piedalīties, viņi tomēr vairāk saistīti ar tādiem tā kā sabiedrības ieguvumiem, un tur nav tādu uzreiz komercializējumu lietu vai nozarē ieviešamu. Un tas, man liekas, arī ir ļoti būtisks tas devums no valsts pētījuma programmām, kas ļauj īstenot šādā veidā uz šiem sabiedrības iegūmiem. Jā, tā kā viennozīmīgi mūsu tas akcents bija uz lauksainicības zemēm un mežsaimniecību un ainavu kā tādu kopējo tvērumu, kas apvieno šos te būtiskos un vairāk varbūt saistībā ar lauku telpas resursiem. Tā kā jā, tas ļāva izanalizēt un sagatavot priekšlikumus turpmākai izmantošanai. Bet kas ir interesanti, ka, ja mēs par zinātni skatāmies, kā par cilvēkiem, kas uzzina kaut ko vairāk nekā mēs zinām līdz šim, bet mums ir tradīcijas, jā, gan akadēmiskas, gan arī vēsturiskas tradīcijas zemes kopšanā, agroresursu apgūšanā, lopkopība, zemkopība. Bet kas ir tas, kas šodien palīdz saprast to, cik tajā resursā ir vēl, cik tajos mūsu 64 000 kvadrātkilometru, cik tur mums vēl ir tā sula tieši no agroresursu viedokļa? Viennozīmīgi iegūtie dati ir būtiski un ko var iegūt par šiem te resursiem šāda veida pētniecības programmās. Vēl tas mūsu, kas palīdz jāskata kontekstā ar to, kādi ir mūsdienu izaicinājumi. Un mūsdienu izaicinājumi, kā zaļais kurs, piemēram, uzliek mainīt mums šos te ļoti ilgadīgās prakses, pie kā mēs esam pieraduši, un klimata pārmaiņas liek domāt par jauniem un savādākiem risinājumiem. Tā es to varētu komentēt. Jā. Es tad viena tāda lieta, kas varbūt tajā flangā ir kaut kas, iedomājieties kaut kādu vienu lietu, ja mums būtu jāpasapņo pēc 10 gadiem, ko Latvijas zinātnieki būs izdarījuši, atklājuši. Vai ir jums kaut kāds vēlējums vai kaut kas? Tas pilnīgi, jā. Tas, kas attiecīgi ir mans vēlējums norobežoties no, protams, tā, ka mums tur kvantitīvie rādītāji viss ir superīgi. Latvijas zinātne ir spējusi pēdējo 10 gadu laikā ļoti nostiprināt savu lomu kā
labam, uzticamam partnerim pārējiem Eiropas valstīm. Mēs esam ļoti labs attiecīgi projektos partneris, mēs attiecīgi rezultātus, ko no mums prasa, sasniedzam, un ar tādu reputāciju mēs arī esam patiesībā sevi labi pasnieguši, un par to ir jāpriecājas. Tas ir tiešām augsts novērtējums. Bet tas, kas mums ir vienmēr pietrūcis, mums tāda patiesa izcilība ar jaunām, inovatīvām, trakām idejām, kuras rodās attiecīgi šeit uz vietas, ir maz. Mēs neesam vienīgie mūsu visā reģionā, attiecīgi tas kopumā visām jaunajām Eiropas valstīm pietrūkst. Un mans novēlējums tieši skatoties, es teiktu tādu apliecinājumu augstākā līmeņa pētniecības izcilībai, kas ir Eiropas padomes izcilības granti, kas mums līdz šim 20 gados ir bijis tikai viens tāds Andris Ambainis līdz šim, lai mums attiecīgi pēc 10 gadiem ir līdzīgi vismaz kā Igaunijā, ka mums ir 20. Tas būtu izcili. Jā. Un tad nedaudz vairāk trakuma, kā es saprotu. Un tas ir tieši tas, ko arī dažādās neformālās sarunās, kad ir runa par to, kas tieši pietrūkst mums, bet mums arī, es teiktu, arī visām pārējām Baltijas valstīm vai Centrāla Eiropas valstīm pietrūkst, ir spēja riskēt, piedāvāt kaut ko patiesi drosmīgi. Mēs piedāvājam labu piezīmētu ideju, mēs viņu izpildīsim, ideja būs ļoti labi realizēta, mēs attiecīgi sasniegsim labu vidēji augsts līmeņa rezultātus, bet visos līmeņos, ne tikai zinātnē, bet arī citās attiecīgi jomās mums pietrūkst tā drosme saprast, mēs varam kaut ko pilnīgi radikāli inovatīvi piedāvāt. Un, ja skatās uz attiecīgi iespējām nākotnē kādreiz dabūt kādu Nobel prēmiju Latvijai, kas vienalga, pat ja viss izdosies, statistiski notiks ļoti reti, ņemot vērā, cik mums ir un var būt. Šeit jāpiekrīt. Tas, ko es novēroju, ka rock'n'roll netrūks laboratorijās. Godu vārds. Un vislabākajā nozīmē. Bet jautājums ir īstenībā, pazin ko? Varbūt Lauma var atbildēt. Ir tas jēdziens top-down, ja? Ir bottoms up un top-down. Kāpēc tās tehnoloģijas un tās profesoru attīšu idejas, tās, kas mēs pēc tam varam monetizēt un padot tālāk, kāpēc tās tik vēlu nonāk kā veselīgas idejas un kā veselīgas ziņas pie sabiedrības, pie cilvēkiem? To var kaut kā pātrināt. Kaut kādu, mēs zinām, ko mēs katru dienu lasām ziņu lentē, vai ne? Varbūt tur var ienākt tā kā senos laikos, ja, ka šodien mēs esam sasnieguši to. Kamēr Lauma domājas, viņai viena lieta var pateikt, kas, manuprāt, tas ir projekta ekonomika un projekta domāšana. Un 3 gados tev ir nodavumi un viss. Jā, bet kamēr tu strādā pie projekta, tas projekta vadītājs domā par rezultātu. Jā, bet mani jau uzreiz iedūra šis tā kā tādam zinātniekam, ka, principā, vai garāks periods, lielāka pēctecība 5 vai 10 gadi, lai tu vari darboties un riskēt. Jo, ja tu esi iesniedzis projektu, esi sarakstījis jau pa mēnešiem, un tad nāk, zināts padomu, viss ir ok, bet tad tā. Tas jums bija jābūt 6. mēnesī, tas ir tas, un būtībā tev jau ir rokas sasiets. Un tu kā zinātnieks, es teiktu, vairāk bāzes finansē, mazāk projekta ekonomikas, jā, un lai mēs varam tiešām riskēt. Ka viņi to no mums grib, tad ļaujiet to darīt, jā. Kā es uzreiz ar viņiem kopā sametos, redzi, jā, mēs jau koalīciju veidojam. Jā, bet man tiešām ir jāpiekrīt un jāatzīmē, ka ir jābūt iespējām riskēt. Tiešām tas ir arī tas, ko Jānis minēja, kas noved pie šīm radikālajām idejām, jo kā tad mēs nonāksim pie tām jaunajām, ārkārtīgi trakajām tehnoloģijām, ja mēs neriskēsim. Jo pamatā jau bieži vien, kā arī noteikti projektu vērtēšana, protams, ja mēs skatāmies, tur tiek uzrakstīta projekta ideja, noteikti priekšizpēta, tad attiecīgi arī vērtētāji skatās, protams, cik ir reāli to ieviest, kāda ir tirgus opcijas, bet ja tas ir kaut kas patiesi radikāls un absolūti nebijis, ir ļoti grūti to novērtēt, šo potenciālu, tāpēc ir jābūt iespējām eksperimentēt arī šajā jomā. Protams, neaizmirstot par to, ka joprojām ir jābūt pienesumam, ir jābūt zinātniskai kvalitātei un šādiem aspektiem. Bet, kas ir noteikti ļoti svarīgi, ir jāņem vērā šis sadarbības faktors. Tas ir neizbēgami. Mums ir jādarbojas, ir jābūt mehānismiem, kā mēs varam apmainīties ar idejām, kā mēs varam šīs idejas ātrāk validēt, jo arī
konstanti strādājot, piemēram, vairāk gadu garumā pie vienas un tās pašas idejas, jā, nu, tas darbs noteikti tā ideja ir, bet bieži vien var gadīties tā, ka... Nu, nav nekas komunicējums jau, vai ne? Nu, tas īsti nedara. Un tad uzņēmējs skatās, nu, man īsti nav, ko ar šo te iesākt. Nu, ja es būtu piesaistīts ātrāk, tad es būtu varējis sniegt rekomendācijas. Nu, tad ir jābūt dažādiem instrumentiem, kā apmainīties ar idejām un kā saulēcīgi jau pilotēt, modificēt, paskatīties. Bet kaut kādās attīstības un izstrādes stadijās taču var teikt derīgos vārdus, nomierinošos, vai ne? Pēter, tev bija viedoklis. Jā, pilnībā piekrītot par starpdisciplināro pieeju, man pie šī komentārs un viedoklis, ka ļaujiet zinātniekiem būt brīvākiem pētniecībā. Un tas arī sasaucas ar to, kad netik daudz, nu, lai nav šis te projektu rāmis un 3 gadu. Bet, Sergej, ja būsim brīvāki, tad notiks. Brīvāki, jā. Tad lūdzu, no Sergeja un Roberta par brīvību, ja? Jo Sergejs teica, mēs komunicējam tos līmeņus, kurus mēs reāli drīkstam, varam komunicēt. Un šeit zinātņiem ir tomēr ieslēgt kaut kādā atbildībā. Jā, nu, par to rezultātu komunicēšanu, es izejot atkal no aizsardzības inovāciju pētījumu tās programmas perspektīvas, es teiktu, ka tāds svarīgs aspekts ir, ka mums ir jāsaprot, ka viens ir tā pati spēja inovēt, un otrs ir tas, cik ātri mēs to spējam ieviest. Un tur, protams, ka ir svarīga sadarbība starp, es teiktu, 3 tādiem galvenajām pusēm, kas ir šie pētnieki, kas ir gala lietotājs un kas būtu tie uzņēmēji, kas to var ražot pēc tam, jo manuprāt, svarīgi jau komunicēt būtu to, ko mēs reāli esam jau ieviesuši, kas tiešām jau sabiedrību dara drošāku tādā praktiskā līmenī. Un manuprāt, tas ir tas, uz ko būtu tā komunikācija. Bet vai tas, ka mēs projekta izstrādes laikā paziņojam cilvēkiem, jā, mēs Vestei esam tikuši tur līdz tai šķiedrai tagad, un tās jau tur, mēs tur jau frontē sūtīsim, jau mums tur ir. Sergejs teiktu, nē, mēs nevaram nekādas tādas lietas stāstīt, kamēr mēs neesam. Un vēl viena lieta, tu vari pateikt, nu nesanāca, nu mēs domājam, ka būs. Starp citu, jā. Jā, nu kļūdījāmies. Jā. Nav. Sergej. Pavisam īsi piebilstot, es domāju, ka ir jau diezgan acīm redzams, ka katram tādam inovatīvam risinājumam vienmēr ātri seko arī pretrisinājums. Vai ne? Tā kā šajā gadījumā es nezinu, vai mums ir jāpalīdz tiem pretrisinājumu veidotājiem. Labāk, kā saka, komunicējam tad, kad jau mēs esam ieviesuši nevis par katru šķiedru, jo, kā jau pats iepriekš minēja, ir kaut kādas lietas, kuras izstāstot par daudz, mēs kā saka, sev nodaram sliktāku nekā pretēji tiem mērķiem, kurus mēs esam izvirzījuši. Sergej, tā komunikācija, piemēram, ka nē, nedrīkst teikt, nē, mēs neļāvām, bet lūdzu turpiniet darbu. Ja, aptuveni tā realitāte. Ja? Nē, es nedaudz savādāk jāskatās uz šo problēmu. Šeit vajag izšķirt par pētījuma veidu. Ir fundamentāli pētījumi, pareizi, kur svarīga ideja, ekscelence, kur vajag sasniegt. Jā. Tas ir principā viens līmenis, jā. Fundamentāli pētījumi. Tad vajag izšķirt lietišķos pētījumus. Pēc tam lietišķi pētījumi kopā nākamajā stādē, tas būs inovācijas un industriāli pētījumi. Līdz ar to katrā pētījuma veida, kuru īsteno, jābūt savam komunikācijas veidiem. Tad ir atsevišķi nozares pētījumi, kuri var būt saistīti ar aizsardzību vai saistīti ar, pieņemsim, ar zemes resursiem. Un tur arī, starp citu, daudz kas varbūt ir slepjams, jā, tā skaita, jā, kā pareizi kaut ko apstrādāt, kur kaut kādi resursi un tā tālāk. Šeit vienkārši vajag izšķirt pētījumu veidu. Tas, kas viss saistīts ar ekscelenci un ar fundamentāliem pētījumiem, protams, tur vajadzīgas jaunas idejas, komunikācijas, atvērtība un tā tālāk. Bet tas, kas saistīts jau ar nozarem, ar industriju, šeit varbūt jāsaglabā know-how. Līdz ar to šeit jāizšķir dažādas komunikācijas veidus. Jā, pilnībā piekrītu, jo, tu tagad atnāk te un saka, tagad no šīs kastes noplūst kaut kāda informācija, un tu teiksi, ļoti labi, es 5 gadus šito papētīšu problēmu, tad ar to arī tā saruna beidzās faktiski, jā. Mums arī būtībā šis bloks tuvojas noslēgumam. Mēs runājam par uzdevumiem, ja, un nākamajā blokā mēs runāsim par rezultātiem un pielietojamību. Varbūt tādi
rezumējošie vārdi no diskusijas dalībniekiem. Es vēlreiz prasīšu to šausmīgi, drausmīgi nerealizējumu uzdevumu, burtiski pusminūtē. Ja zinātniekiem prasīt kaut ko pateikt 30 sekundēs, bet mēs vienreiz tam esam bijuši jau cauri. Tā kā es ticu, ka jūs to varēsiet vēlreiz, Robert. Par uzdevumiem, jā, vai tas, kur tagad uz programmu noslēgumu, kā citas rezumē tagad 2024. Gada izskaņā un kas ir tas nākamais? Tagad seko šo zināšanu un tehnoloģiju pārnes gala lietotājiem, lai mēs tās jaunās zināšanas prasmes varam iekļaut plānošanas procesos un protams, jāiet tālāk uz to inovatīvo risinājumu mērogošanu, komercializēšanu, lai mēs to varam masveidīgi arī ieviest. Tad Mārtiņš var paturpināt uzreiz. Ļoti pareizi jau iepriekšējais runātājs izteicās, ka faktiski arī mēs sagaidām, ka no ministrijas atbalstītās valsts pētījuma programmas, kurā ir šie komerciāls ievirzes pētījumi, kas sasniedz, ja ir dzirdēt šeit tehnoloģiju gatavības līmeņa, ja, viņi mēdz sasniegt 3-4, kas būs tāds eksperimentāli izstrāde, vēl laboratorijas vidē, ja, pārbaudīt. Noteikti, ka mēs gribētu, ka tās sarunas turpinās tālāk ar komerces sektoru par to ar uzņēmējiem, par to, kā šos risinājumus ieviest. Faktiski arī ir vēl viena lieta, par ko mēs šeit nerunājām, arī varbūt par nacionālo regulējumu, pie kā mēs kā ministrija šobrīd strādājam, lai faktiski tās izstrādnes, kas tiek radītas pētniecības institūtos, universitātēs, zinātniskajos institūtos, lai šīs izstrādes varētu komercializēt, nodot komerciālu sektoram, lai būtu skaidri šie nosacījumi, kritēriji, kārtība, kā to izdarīt, lai nebūtu tāda kā viensētnieks, kāds mēs domājam, varbūt iespējams pārkāpjam vēl kādas normas. Tā kā tas viens no tiem novēlējumiem cita starpā arī, ja, un gribētos, ka mūsu pētnieki arī domā par šo iespēju paskatīties uz savu izstrādājumu arī varbūt tādām acīm, ka varbūt, mēs paši varam sākt veidot šo te, kā tas saka, angliski spin-off uzņēmumu, kas veidotos no iestādes, ja, nāktu ārā un varbūt arī ar šīm zināšanām mēs veidot to komerciālo vērtību jau tirgu. Ja. Tā kā tas būtu tāds novēlējums un tā ideālā pasaule. Un to, ko mēs būvējam arī vismaz no ekonomikas ministrijas jaunajā ilgtermiņa valsts pētījuma programmā, mēs jau šeit runājam jau arī. Ja. Mēs gribam, ka būtu tie tehnoloģija gatavības līmeņi jau augstāki. Mēs gribam, kad ir arī kaut kas nodots jau komercializācijā. Tā kā mēs sagaidām tieši šādus te rezultātus un tas būtu tas novēlējums, kad arī vispār mēs tajā virzienā skatāmies. Mēs noteikti tam pieskārsimies nākamajā blokā. Jā, ko es varētu teikt? Noteikti mans vēlējums būtu, lai šāds instruments turpina pastāvēt, lai ir veids, kādā mēs varam strateģiski sniegt pievienoto vērtību no zinātnes mūsu ikviena dzīvē. Jo valsts pētījuma programmas tiešām ir ārkārtīgi svarīgs elements, manuprāt, zinātnes finansējumā, kā tieši var mērķtiecīgi virzīt kaut kādu nozaru attīstību. Un noteikti par to ir vērts runāt arvien vairāk un turpināt to darīt, lai gan sabiedrībai kopumā, gan arī šo te programmu pasūtītājiem ir arvien lielāka vēlme un arī izpratne par šo te pievienoto vērtību no visu. Jāni? Jā, un saprotot to, ka mums attiecībā par atbalsta instrumentiem zinātnē, es teiktu, tie elementi, kas ir tagad, gan valsts pētījuma programmas, gan fundamentāla lietu šo pētījuma projekti, gan attiecīgi arī valsts budžeta atbalsta zinātnes bāzes formā, tie visi ir vajadzīgi instrumenti, bet mēs redzam to, ka mums uz nākotnē un tam nākamajam lēcienam pietrūkst jauna mērķēta instrumenti, kas ļautu vairāk riskēt, kas ļautu vairāk attīstīt tieši jaunas izcilības rašanos, un tas arī mums, domājot par nākamā perioda ieguldījumi arī ministrijā kopā ar nozari mājas darbs, kā šos te attiecīgi šobrīd nenosaktos jautājumus atbilstoši un pareizi un pats galvenais nejaucoties pārlieku pašā procesā zinātniskā darba, fokusēties tiešām uz rezultātiem, kā to visu nodrošināt. Paldies, Pēter. Jā, mans rezumējums par valsts pētījuma programmām, kad jāļauj un jādomā par mehānismiem, ar kuriem vairāk zinātnieki var ietekmēt izvēlētās tēmas. Ne tik daudz arī nozara ministrijas, bet zinātniekiem arī būtiska teikšana. Un arī padomāt tieši atsaucoties uz šo te aktivitāti, kas jau tā kā noslēdzas, bet zinātnes padome ar ministriju padomāt par komunikāciju
kura būtu manā ieskatā jums jāuzņemās par šiem te rezultātiem un ļaujiet zinātniekiem vairāk pētīt, ne tik daudz arī dažādas komunikācijas aktivitātes prasīt, lai tas paliek nozara ministriju un jūsu pārziņā. Paldies. Tur jums ar Sergeju sakrīt viedokļi. Jā, ļaujiet zinātniekiem pētīt. Sergej, vai tev kaut kas piebilstams? Mans novēlējums būtu saistīts ar ekscelenci, kuru jāsasniedz visus virzienus. Zinātne, inovācijas, rūpnieciskas pētījums un jebkurai valsts pētījuma programmai, kā instrumentam, jācenšas sasniegt ekscelenci. Paldies, Sergej. Mums vajag vairāk zinātnieku. Uz 1 kvadrātkilometru Beļģijā, Nīderlandē ir 40 reizes vairāk. Iedomājies, 40 Sergeji, tur ir 40 gati, ja? Iedomājies, izklausās traki, ja? Bet tas ir tā viņu, un tas ir tas, uz ko mums jāiet. Bet Gati, tev kā aktīvam pētniekam, cik mums ir zinātnieku uz sabiedrību? Teku prasiet Jāni, viņš labāk zina. Nē, mums ir daudz mazāk. Mums ir 2,5 reizes. 11,000 cilvēku, kas strādā zinātnē, aptuveni bišķi zem 8,000 zinātnieku. Ko tas nozīmē? Tas ir daudz maz? Attīstītās Rietumēropas valstīs zinātnē strādā pusotras, dažās valstīs pat 2% no visiem strādājošajiem. Katrs 50. strādā zinātnē. Latvijā tas pat nav katrs 100. Tātad kampaņai ir jāturpinās, lai mums jaunie zinātnieki nāk klāt. Paldies esošajiem zinātniekiem, paldies iesaistītajām pusēm. Pirmais sarunas bloks ir noslēdzies. Paldies, Gati. Es gan tev, Gati un Laumu, palūkšu uzkavēties, jo nākamajā blokā mēs runāsim jau par to, kur zinātnē sasniegtie rezultāti nonāk pie lietotāja un kā tas nodara mums visiem sabiedrībai. Bet šobrīd paldies jums! Paldies tieši skatītājiem. Maza video pauze, un mēs turpināsim ar otro bloku. Jā, paldies par iespēju piedalīties arī šajā video uzņemšanā, kas jau saistīja veselības jautājumus. Tur es arī personīgi ļoti daudz ko uzzināju. Ja, tieši kā zinātnes un institūta palīdzību var atrisināt piemēram, tik neatrisināmas lietas kā aizkuņa dziedzera onkoloģija, kas ir ļoti akūta lieta, par ko daudz jāstāst, nerunāju par diabētu. To es uzzināju Cietvielu fizikas institūtā un par daudzām citām lietām. Protams, ka tā visa ir vēl zinātniska valoda, man ir daudz jautājumu, bet es vēlreiz gribu pateikt paldies zinātniekiem, pētījumos iesaistītiem ļaudīm, kuri ļāvās mūsu provokācijai un tiešām centās ļoti īsā laikā ļoti sarežģītas lietas mums paskaidrot. Tā kā vēlreiz liels paldies, jo jūsu lielais darbs ir tas lielais neredzamais aizberga, tas gabals, kuru mēs tagad gribam tā ātri un uz sitiena saprast. Un paldies šai kampaņai un paldies arī programmai, kurā mēs varam daudz dziļāk iedziļināties. Par uzdevumiem mēs ieskicējām to bildi. Mans vārds Gustavs Terzens, un es esmu viens no kampaņas moderatoriem, viens no kampaņas sejām. Vēlreiz atgādinu, ar mani šodien kopā ir arī Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, un mēs mēģinām dalīt tos padziļinātos un perifēros uzdevumus. Līdz ar to es labprāt nostātos mūsu tiešsaistes skatītāju pusē un vēlreiz atgādinu, aktivizējot QR kodu, jūs viedierīcēs, jūs varat uzdot mums jautājumus. Un šajā sarunu blokā mums ir vēl vairāk ekspertu un vēl vairāk runātāju, jo te mēs skārsim valsts pētniecības programmas jau rezultātus un pielietojamību. Jā, tā tad nevis tikai uzdevums, bet kā tas nonāk pie mums un kā tas reāli palīdz mums šeit cilvēkiem. Tā kā Gati, es nododu stafeti tev, iepazīstam ar diskusijas dalībniekiem. Jā, esiet sveicināti skatītāji šeit un visā pasaulē, un pēc 20-30 gadiem, kas noteikti paskatīsies, ko tad mēs esam sarunājuši, un interesanti redzēt, cik tas būs saistīts ar realitāti. Bet, jā, vispirms, protams, Lauma Mužniec ir Latvijas Zinātnes padomes direktora, un mēs iepriekšējā sarunā vienojamies vienprātīgi, ka viņa tā kā ciltsmāte, kas pārauga visu šo situāciju, un tāpēc arī mēs vidū viņu esam iesēdinājuši, un tas ir pilnīgi loģiski. No viņas pa kreisi, ja tā skatās no manas puses, ir Normons Grūzītis, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs. Ja? Un tad jautājums, kas tiek pētīt, arī ir latviešu valoda, tehnoloģijas, saprot ļoti daudz, kas saistīts ar to.
Savukārt otrā pusē mums ir Dace Namsone, Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktora. Nu, tie jaunie nosaukumi man arī stresā iedzen, bet jā, bet ir, jā. Nu, tātad, jā, un tas ir tātad, nu, izglītības procesi, visas šīs lietas, tātad es saprotu 1. 6. klase, tā kā vairāk uz STEM priekšmetiem, bet man mīļās sociālā zinātnes un vēsture 10. 12. klase, tur arī ir kaut kas tiek darīts, un tie metodoloģiskie materiāli skolotājiem ir vieglāk šajā dinamiskajā laikā, un noteikti daudz kas cits. Tad mums ir Ilze Pilskalna, kas ir, nu, tā reālā praktiķe, jā, tātad Andrija Upīša, Skrīveru vidusskola, joprojām Andrija Upīša, jā, tur. Jā, tur viss tāpat, jā. Nē, es zinu, mans tēvs ir dzimis Skrīveros, arī Andrejam Upītim Skrīveri ir dzimtā vieta, līdz ar to, ja, nu... Nav vēl sazāģēti. Nē, es saprotu, ka nē. Un Vox Populi, Vox Dejā, kā skrīveriešu lems, es arī kā vēsturnieks varu teikt, lai tad arī paliek. Viņš tur ir dzimis, audzis, un manai vecai mammai kanti sitas, bet tas ir cits stāsts par to citreiz, jā. Bet jā, nu tīri par to praksi, ja, nu kādā veidā tas viss ir gājis un tā. Nu, tad tālāk mums ir Andrejs Šiškins, tātad... Rīgas Tehniskās Universitātes materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks. Nu, tātad tur ir daudz un dažādi materiāli, tātad izturība, ja, teiksim, no augstām temperatūrām, tad tas ir gan viss saistībā, gan ar jau, es teiktu, ne tikai ar militārām, bet vispār ar tehnoloģijām, tā kā, nu, pilnīgi noteikti ārkārtīgi mums svarīgas lietas. Tad mums ir Osvalds Pugovičs, Ansens draugs un cīņu biedrs, Organiskās sintēzes institūta direktora pienākumu izpildītājs. Un, jā, viņš arī ir jau aktīvi līdzdarbojās jau iepriekšējā saruna apspriestajā inovāciju fondā un viņš ir šais programmas ietvaros vada Biomed Farm platformu. Pareizi ir viss, Osvaldi? Ļoti labi, ideāli, nu tik tālu visi labi. Labi, ejam tālāk. Jānis Latvels, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta attīstības daļas vadītājs. Tātad, nu šie virzieni ir viedie materiāli, fotonika, visas šīs lietas, kas ir saistībā ar šo. Tālāk mums ir 2 lietotāji, kurus mēs esam izsēdinājuši, skatos tā kā pilnīgi vienu vienā pusē un vienu otrā pusē. Tātad, ja mums ir tātad, kas ir tātad gan medicīna, gan farmācija, tad mums ir Mārts Leja, kas ir mums gan ārsts, tātad, un Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors. Un tad mums ir Vitālijs Skrīvelis, zāļu ražošanas asociācija, bet nu, arī ar pietiekoši plašu arī reāli praktisko pieredzi, arī uzņēmējdarbībā saprast, kā tad tai farmācijā, ko var izdarīt un ko nevar izdarīt. Nu, lieliski, vai es neesmu nevienu aizmirsis, tevi es nepieminēju, Augusto, bet tu... Nu, mēs savstarpēji viens. Mēs savu, jā, nu, bet nu, mēģināsim tagad izrulēt šito te, jā. Tas īstenībā ir labs vārds, ko saka izrulēt, jo šeit ir tik daudz pārstāvniecības. Lauma saka, nu, piemēram, man viesojoties Cietvielu fizikas institūtā likās, es esmu kaut kādā NASA, kaut kādā superdārgu iekārtu, tādā pat nedaudz slepenības, tādā kaut kādā areālā iekšā, un tad, ko man stāsta, nu, un kad cilvēks man reāli uz vietas parāda, jā, mēs šo darām, un man atkal bija jāknēp sev rokā, tiešām šis notiek Latvijā. Nu, respektīvi, piemēram, par tā paraugu iznesšanu uz čipa, ja, ka mēs varam ārpus cilvēku notestēt ar kādām zālēm, tad tur var lietas darīt. Bet ir taču citi institūti, un tas sadalījums nav kaut kāda greizsirdība starp šīm nominālijām. Jā, nu es domāju, ka greizsirdība citreiz var būt laba lieta, varbūt arī slikta lieta, bet es domāju, ka par to nevajag pārāk daudz domāt. Vienkārši vajag kopīgi sasniegt, kopīgiem spēkiem domāt par to, kā mēs to zinātni varam padarīt tuvāku lietotājiem un kā pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk to izdarīt, tā lai uzlabotos mūsu visu ikdienu un dzīvi. Jā. Nu, laikam jāķerās pie lietas un jāsāk runāt par tām lietām, kas ir... Nu, man, protams, uzreiz tas mākslīgais intelekts ārkārtīgi un Normundam es gribu vaicāt tiešām par to latviešu valodu. Un mēs tur, it kā tās mūsu nacionālās lietas, kā to pārdot startautiski? Vai tas ir tā kā paliek tā kā mūsu kaut kāda lieta, jo ir lielās valodas un ko tad mēs tur latviski to izmantosim un visu to darīsim? Kā vispār tas ir tāds startautiski aktuāla tēma, mēs varam teikt, jā, mēs tagad ejam iekšā kaut kādās Latvijas valodas kaut kādās lietās. Es domāju, ka mēs visi esam liecinieki tam, ka tā pēdējo pāris gadu laikā ir kļūst par ļoti starptautisku aktuālu tēmu.
Un kas to padara vēl starptautiskāk, ka visi šie risinājumi ir pēkšņi kļuvuši multilingvāli. Mēs vairs netaisām kaut ko ļoti specifisku vienai vai otrai valodai, bet, protams, ka ļoti daudz darba katrā no šīm valodām. Latviešu valoda neapšaubām ir nacionālā interese. Desās izmērīt to būs grūti ar tādu lielu kaut kādu konkrētu ekonomisku atdevu, bet skaidrs, ka tas tam visam apakšā ir ilgtermiņa atdeva kā tāda. Mūsu mērķis, tā ir mūsu misija, jau mūsu institūta laboratorijas jau 30 gadus, bet tāpat arī citur notiek šie darbi. Tā ir tāda nacionāla misija, jā. Bet tad varbūt tās svešvalodas vairs nevajag mācīties. Būs būtībā nodrošināts tehnoloģiski absolūti viss. Viss būs pieejams latviski, visos veidos, implantēs mums kaut ko. Tāda būtībā, kā tas vispār ir? Cik tālu mēs varam aiziet ar to? Man liekas, ka šobrīd ir tādas pārspīlētas ekspektācijas mazliet. Mēs visi gribam visu atdot mākslīgajam. Jā. Visas problēmas tagad mums atrisināsies. Tā gluži nebūs, un, protams, ka ir konkrētas vajadzības, konkrēti uzdevumi, konkrēti risinājumi, pie kā tad arī ir jāstrādā. Tas nav tāds universālais risinājums tagad visam. Jā. Man tāda tīra subjektīva interese tieši par, ko es pirms tam minēju, Cietvielu fizikas institūtā, šī te medicīniskā ievirze un pēc tam farmācijas platforma, kurā, respektīvi, var nonākt. Mēs zinām par to, ka mēs varam eksperimentēt ar medikamentiem un nesasniegt kaut kādu rezultātu. Un kāds tad šajā programmā ir tas rezultāts, tas skats uz to, ka mēs tiekam tuvāk tam tunelim, ka mēs varam samazināt to eksperimentālo skaitu līdz tiešamībai ar pētniecību nonākt. Un tieši tajā, piemēram, onkoloģijā. Ja? Tas, kas tiek izpētīts institūtā, cik tas ātri nonāk, piemēram, pie farmaceitiem un farmakoloģijas rokās. Tas laikam... Bet jūs droši abi divi varat. Pēdējais piemērs, par ko es tā pilnīgi droši varu pateikt, kad tas tika izgudrots un kad tas nonāca pie pacienta. Tātad molekulu uzsintezējām 2000. gadā, un mūsu partneri dabūja reģistrācijas apliecību 2014. Un kas notiek pēc tam tālāk pasaulē? Joprojām tas preparāts tiek izmantots, tur viss ir labi. Bet tas, ko es gribētu šeit uzsvērt uzreiz, lai būtu no paša sākuma jau uzlikts pareizais akcents, partneri pa šo laiku no 2000. līdz 2014. gadam nomainījās 3 reizes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viena kompānija šo izstrādi un attīstīja līdz kaut kādam loģiskam, ne noslēgumam, bet starpfinišam. Pēc tam to pārņēma nākamā kompānija un vēl nākamā. Tas nebija tā, ka šis izstrādātājs visu laiku bija viens un tas pats. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī šos ilglaicīgos farmācijas attīstības projektus mēs varam sadalīt loģiskos soļos un ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem un salīdzinoši īsā laikā stumt uz priekšu līdz loģiskam atrisinājumam, kad tas nonāk pie pacienta. Jā, bet, Osvald, tas nozīmē, ka tie ir, es teikšu tā, ja matemātiski rēķinot, gandrīz 5 valsts pētījuma programmu cikli, ja mēs runājam, ka tie ir 3 gadi. Ja mēs tā sumarizējam un... Jā, un partneri mainās. Un tas ir tas, par ko es cepos vienmēr. Kā tu nodrošini to pēctecību? Tagad ir projekts beidzies, kā mēs zinām, visi rakstām projektus, vinē atkal kaut ko citu. Kā tu vari dabūt to pēctecību 11 gadus virzoties uz to un vairāk? Tur ir vairāk aspekti, bet tas galvenais, manuprāt, tomēr ir nevis tas process, bet tā ideja, kas ir procesa pamatā. Ja? Tātad, ja šis preparāts ir labs, ja šī ideja bija pareiza, tad atradīsies kāds, kas to virzīs uz priekšu un to pēctecību nodrošinās. Mēs nevaram to darīt, nosacīt administratīvi. Ja? Mums vajag šo ideju, mēs runājam par tehnoloģiju pārnes, par zināšanu pārnes, vēl kaut ko nesam. Bet, ja ir ideja, ja ir šis risinājums, un ja viņš ir izrādījies pareizs, tad viss notiks. Un kā farmācijas nozarē uzreiz tad? Jā, kā tā pārnes? Un visu šito laiku gaidīt? It kā ir, nav. Es zinu, ka tā ir tie apstiprinātie, tad tev ir
izmēģinājumi, tad ir klīniskie, tad ir tatarat, un tu gribi sākt ražot jau to visu un investēt, investīcijas, pelnīt visu. Nav pagāra tas cikls. Nu. Jā, protams, ka ir garš cikls, jo farmācija ir viena no regulētākajām industrijām pasaulē, jo runa iet par cilvēku dzīvību un veselību, bet sadalām te divās daļās to, ko Organiskās sintēzes institūta direktors pateica, tas ir oriģināla zāle. Tā kā zinātnieks saprot bioloģisko mehānismu slimībai, viņš izgudro kaut ko līdz šim nebijušu. Un tas ir aizsargāts ar patentiem. Šī gadījumā, ja 2000. gadā sasintezēja pirmo reizi, nopublicēja to vai uztaisīja patentu, viņš darbojās 20 gadus. Un tie ir īstenībā 100 miljonos mērāmi ieguldījumi, kas Latvijai līdz šim ir nav bijis paceļam, mums nav tāda kritiskā masa. Latvijas industrija sagaida šādu oriģinālu zāļu patenta redzamo termiņu, kad viņš beigsies, iegulda savu zinātnisko kapacitāti kopā ar Latvijas zinātniekiem, izstrādā tādu pašu zāli, tikpat kvalitatīvu, tikai attiecīgi lētāk, jo nav jāatmaksā visi dārgie klīniskie pētījumi un laižam tirgu šādas zāles, un arī tas tik un tā prasa gadus 5. Bet tā mēs padaram zāles pieejamākas pacientiem. Es vēl mazliet šeit vēlētos pakavēties, respektīvi tas pingpongs starp izstrādāto, uzražoto un pēc tam sasniegto līmeni, kurš būtu jāpapēta tālāk, tas joprojām notiek iekšēji Latvijas cirkulārā, ja? Respektīvi, un pēc tam tikai uz āru. Nu, es domāju, ka tur var notikt visādi. Tas var notikt tā, ka mēs atdodam savu izstrādi uz āru, un tas var notikt tieši tādā pat veidā, ka komerces sektors skatās, kas ārpusēji pieejams un paņem sev. Vitālija. Nu, tā ir. Mēs līdz šim Latvijas farmācijas ražotāji esam bijuši spēcīgi tā saucamajās sintētiskajās, jeb mazo molekulu zālēs. Pateicoties tai skaitā lielā mērā Organiskās sintēzes institūtam, kas ir mūsu galvenais zinātniskais partners. Tur, kur mums ir jāaug bioloģiskajās zālēs, tas, ko iegūst no rekomendantām tehnoloģijām, tas mums vēl ir izaugsme priekšā, un mēs ļoti ceram, ka Organiskās sintēzes un biomedicīnas centra apvienošanās būs auglīga, un mēs varēsim baudīt kā industrijā, ka būs vairāk gudru zinātnieku, kas mums palīdzēs jauns produkts iegūt. Paldies. Dāts, varbūt jā. Papildinot Vitāliju teikto, mēs ar Vitāliju varam daudz runāt un ilgi. Tā kā bremzējiet mūs. Papildināt Vitāliju teikto ir vēl viena joma bez biofarmaceitiskajiem preparātiem. Ir tātad šīs gatavās zāļu formas. Un tas ir īstais lauciņš arī inovācijām, ņemot vērā, ka tagad bez Rīgas Tehniskās universitātes, bez Organiskās sintēzes institūta parādījies vēl viens spēlētājs ar ļoti labu infrastruktūru Rīgas Tradiņu universitāti. Nu, es domāju, ka tur tuvāko 3-4 gadu laikā kaut kas varētu arī sanākt. Un te ir vārds izglītībai, Dace, par izglītības inovācijām un starpnozari. Kā tur tas labirints tiek atrisināts un tās saīsnes līdz rezultātam, kā tās notiek? Man liekas, ka tā situācija ir diezgan līdzīga. Mēs vienkārši neesam par izglītību tādā veidā domājuši, jo tā kā pētniecības pamatā tieši tāpat ir ideja. Un ja tā ideja ir un tā ir skaidra, tā ideja jau arī attīstās citās valstīs. Un līdz ar to šī pētniecība mums dod iespēju paņemt labāko, kas ir citur, un skatīties, kā mēs to ieliekam mūsu kontekstā. Jo šeit nāk tā otra puse klāt - situācijas analīze. Un mēs mēģinām likt kopā tās idejas, kuras dzīvo pasaulē, ar to, kāda ir tā realitāte pie mums un kas ir tas pasūtītais, aktuālais, kas šajā brīdī būtu vajadzīgs, kas pietrūkst. Un tas konkrētais projekts, viens no tiem, pie kā mēs strādājam, ir saistīts ar šiem digitālās transformācijas izaicinājumiem. Un tas nozīmē to, par ko mēs ikdienā nedomājam. Tas nav tikai mākslīgais intelekts, te ir runa par to, tā otra puse. Bērni atnāk uz skolu ar cita veida pieredzi. Un kas ir tie aktuālie risinājumi šodien skolotājiem, kā ar to tikt galā? Tā ir viena lieta. Otra, mākslīgais intelekts šobrīd atrodas skolotāju teritorijā. Un tā ir pilnīgi jauna situācija. Tas nozīmē to, ka tie rīki, kādi ir skolotājiem, tātad, piemēram, skaidrojums, saruna,
uzdevumi, viņi visi jau šobrīd ne tikai var būt digitālā vidē, bet jau pastāv iespēja, ka daudz ko var pārņemt kaut vai mākslīgais intelekts. Bet mēs runājam par ko? Mēs runājam par skolu jaunatni šajā Un gadījumā. tad mēs runājam par to, ka gan skolotājam, gan skolēnam tā kā visu laiku ir jāmēģina skatīties, kā šajā jaunajā situācijā dzīvot. Bet pētnieku vidē, piemēram? Un tieši tas pats jau ir pētnieku vidē. Bet pētnieki mēģina saprast, kāda risinājuma šobrīd varētu palīdzēt skolām un skolotājiem. Jo tā dzīve apkārt ir tik ļoti mainījusies, kaut mums varbūt tā ikdienā mēs par to vispār neaizdomājamies. Skolām un skolotājiem, bet institūtiem, pētniekiem, doktoriem un maģistriem? Jā, bet vēl par to izglītību. Nu, reku, mums ir tādas valsts, kas ir etaloni. Nu, kā mēs zinām, mūsu izglītības ministri vienmēr saka, pirmā valsts, kur jābrauc, ir uz Somiju, tāpēc, ka tas tā etalons. Valsts ar lieliem resursiem, pieredzi, arī nopēti visus šos jautājumus. Vai tad mums vajag, paņemam, nokopējam, pagaidām viņi izpētam, atnesam pie mums, tak tie somu bērni tādu pašu platumu grādu. Es, protams, provocēju, ja, bet ko tad mēs tur mokamies? Jā, šis ir piemērs ļoti vietā, tāpēc, ka mums jau ir pilnīgi cits konteksts. Bija pirms kādiem gadiem Latvijas bankas pētījums, kas kļūst par skolotājiem pie mums, ja, un tur ir jautājums, kādas atzīmes ir bijušas skolotāju atestātā. Un, ja mēs paskatāmies, kas notiek Somijā, tad konkurss uz sākumskolas skolotāju vietu ir apmēram 20:1. Tad iedomājamies, kāda ir atšķirība starp skolotāju, kurš stāv klases priekšā sākumskolā un pie mums. Un ko mēs šajā gadījumā varam sagaidīt no tā, kādu atbildību cilvēks var uzņemties vai ko viņš var tur darīt. Un tas ir tas, ka jebkurš izglītības pētījums vienmēr ir saistīts ar kontekstu. Jo tas konteksts un tā situācija ir pilnīgi cita, un tie kopējie principi, tās idejas iespējams ir līdzīgas, bet tā pārnese viens pret vienu vienkārši nav iespējama, ne tikai, varbūt viņi ir pat bīstami reizē. Mēs runājam par Somiju. Ilzi, kas notiek Skrīveros? Jā. Jā, es piekritīšu Dacei par to, kad ir tā situācija ļoti atšķirīga, par to, kas stāv klases priekšā, un man ir prieks, ka šī pētījuma ietvaros tātad būs metodiskais līdzeklis skolotājiem, kā strādāt klasē, kā mācīt bērnu un kā to vienu lietu var mācīt varbūt arī dažādos veidos, jo mums ir jāņem arī vērā tas, kad klase noteikti tagad ir daudz citādāka. Mums klasē ir dažādi bērni, un mums ir ļoti talantīgi bērni, kuriem būs nepieciešams varbūt viens veids, un tad mums ir bērni, kuriem ir nepieciešams lielāks atbalsts, un skolotājiem ir jātiek ar šo, ja tā drīkst teikt, galā, bet viņam ir nepieciešams atbalsta materiāls, kur gūt tās idejas, kā viņš varbūt to vienu lietu vienā stundā varbūt mācīt dažādi, lai visi skolēni apgūst, lai visi tā kā tiek uz priekšu. Un tad no šīs valsts pētījuma programmas būtībā varēja izķert kaut ko tādu, kas tādā, es teikšu tā, uz maizes mērējam zinātni. Ja tā pilnīgi brutāli saka, tad to varēja, izmantot, notestēt un... Jā, tad šajā pētījumā arī tad ir tas, ka skolotāji tiek iesaistīti, jo tās idejas, kas tad tiek plānotas ieviest, integrēt, tad tiek izmēģinātas uz vietas skolā, tad skolotājs mēģina un pēc tam satiekās un par to sarunājās, kā viņam izdevās, kas varbūt neizdevās, ko varbūt viņš vēl piedāvā citādāk. Līdz ar to tas ir ļoti praktiski un ļoti mūsu skolēniem, mūsu skolotājiem paredzēts. Un ja būs vēl viena tāda programma, tad Ilze Pilskalna atkal pieteiksies, kā brīvprātīgā? Es teiktu, ka jā, jo tas ir kā viens, tas man ir izaicinājums, otrs, tas man liek pamēģināt kaut ko jaunu, un tas noteikti man liek augt kā skolotājam, lai es varu ar katru bērnu satiekoties, dot viņam to, kas viņam vislabāk ir derīgs. Jā, tad skolotājs, skolnieks, tā pēctecība, un cerams, ka tur mēs no Skrīveriem sagaidīsim jaunos pētniekus, ieinteresētus zinātnē. Jā, es arī tā ceru, jā. Un arī labus skolotājus. Bet par pielietojamību un par rezultātiem turpinot Andreju, jā, par
tehnoloģija un pēc tam pielietojamība, respektīvi, lai nebūtu tā nošķirtība, ja, ka mēs tur zinātniekiem taisam institūtā, ja, un arī pie jums viesojoties. Es redzēju ar filmēšanas komandu, ka tas ir taustāms, bet kāda jūsu gadījumā ir tas attiecību modelis, ja, kad tas nonāk pie pielietojamības? Redziet, katra konkrēta gadījuma ir atšķirīga situācija. Piemēram, iepriekšējā bloka Sergejs parādīja gatavu produkta prototipu, ja, ar to datu nesēju, kurš uztver vidi. Mūsu projekta rezultāts bija daudz zemākais tehnoloģijas gatavības līmenis, ja, un ar to es redzu nākamu problēmu. Piemēram, runājot par tekošiem uzsaukumiem, tā kā LZP un ERAF ir savi TRL, Technology Readiness Level, ja, un principā mēs pabeidzam kaut kur 5, piemēram, ja, lai piedāvāt industriju, vajag vismaz 7, lai pa kaut ko runāt. Ja? Un tas ir tas saucamais, piedod pa anglicizmu, Dead Valley Gap, tas ir tāds spraugums, ja? Tā kā, kā distance starp laboratoriju un industriju. Un ko es redzu, viena no varbūt variantiem, ja? Kā iniciēt citus uzsaukumus, kuru piedalās ar pirms sasniegtu kaut kādu līmeņu un turpinot to tālāk, bet neatstāt vienkārši publikācijām un kaut kādam video līmeņu, jo mēs runājam ar Eiropas kosmosa aģentūru, ar dažādiem lieliem spēlētājiem, kā Airbus, Thales, Alenia, lai piedāvāt šo materiālu. Ja? Neiet tik viegli, visi prasa papildus parametrus, iterācijas, ja? Bet mēs apstājamies, faktiski, otrajā tāda pakāpē, tā. Mana ideja, piemēram, tā kā iniciēt vai nopietni izstrādāt kaut kādu nākamu kārtu uzsaukumam ar augstāko sākotnē TRL līmeni, lai virzītu tālāk, lai tā iepriekšējā nauda, protams, ka viņa nav pazaudēta, strādā blakus ļoti daudz studentus, nopublicēti raksti, mēs visi izaugam, veidam sakarus, ja? Tagad mēģinām Eiropas līmeņa turpināt šo projektu, bet Latvija, piemēram, ja mums neizdosies vinēt Eiropas projektu, kas būs tālāk pēc 4-5 gadiem no šī izstrādājuma, šo inovatīvu materiālu. Tas laikam pārmetu bumbu tad kolēģiem. Ja. Ja jums ir jautājumi viens otram, droši jautājiet, jo arī savstarpējā diskusija ir svarīga, jo mums diskutētāji ir tiešām daudz. Es varbūt gribētu izdzīvo stiprākais. Mārcim, tomēr saruna, jo mēs ieskicējām medicīnu. Es pieņemu, ka tādam vidējam skatītājam, vidējam klausītājam šobrīd medicīna liktos, kur zinātnē būtu tas lielākais solis ejams, jo tas, kā jūs teicāt, tomēr ir saistīts ar dzīvību un ar mūsu tiešo labklājību un tajā profilaksē, ja es pareizi saprotu, profilaktiskās medicīnas institūtā, tad ko jūs sagaidāt no tās otrās puses, no tās pielietojamības, kurai tad jūs dodat savu pētījumu? Protams, medicīnā daudz kas no tā, kas tika pieminēts, tas jau reāli tiek izmantots vai tiks izmantots praktiskā medicīnā, gan pa mākslīgo intelektu, kas šobrīd ļoti plaši ienāk, vēl varbūt viņš nav līdz galam ienācis, mēs sagaidām, ka viņa ienākšana būs daudz vairāk tuvākos gados, un speciālistiem jābūt gataviem. Mēs dzirdējām par medikamentiem, par šo te ciklu, cik ilgi paiet, kamēr medikaments nonāk līdz tirgumu. Par tehnoloģijām, un tehnoloģijām faktiski ir nedaudz līdzīgi, jo arī šo te tehnoloģiju pieminēto tehnoloģiju, šo te gatavības līmeni, kamēr mēs sasniedzam to attiecīgi reģistrāciju, lai mēs viņu varam izmantot. Tas nav tik vienkārši, ka mēs ar varbūt vienu vai otru programmu vai projektu, kā varbūt gribētos Latvijā nonāktu līdz izgudrojumam, līdz inovācijai, kas tiks ieviests pēc dažiem gadiem tirgu, arī tas prasa laiku. Bet ir otra grupa ar šiem te pētījumiem, un vajadzīgi ir kā viena tā otra, un tā ir tā sauktā ieviešanas zinātne. Ja, varbūt mums tāds nedaudz neparasts terminoloģija, bet tieši tas ir tas, ka, piemēram, to pašu Somijas pieredzi, un mums ir daudz piemēru, kur mēs viņu gribam kopēt. Jā, pētījumi ir veikti, mēs tagad paņemam, ierakstam ministra kabineta noteikumos, paredzam finansējumu,
nestrādā beigās. Un izrādās, un tas tiek paredzēts, ka faktiski šādi tie ieviešanas pētījumi ir vajadzīgi. Viņi zināmā mērā ir tāda jauna renesanse panākt arī visā pasaulē. Tieši akcentu liekot uz šādiem ļoti praktiskiem ieviešanas pētījumiem. Un valsts pētījuma programmā arī tādiem noteikti ir jābūt. Tā ir divi poli. Viens ir tiešām šīs augsta līmeņa inovācijas, un otrs ir praktiskā inovācija ieviešana, tāda inovācija, kuras jau ir tuvu praksē, kuras ir vajadzīgas. Pirms gadiem 10, kad mēs veicām šādu pilotu pētījumu vai mēģinājām veikt pilotu pētījumu vēža skrīninga jomā, mēs saskarāmies vispār ar to, ka mūsu likumdošanā tāda nav paredzēti. Kā jūs varat to veikt, ja tas nav paredzēts, jūs šajā sistēmā tādu nemaz nevarat izstrādāt. Ja? Tātad te ir jautājumi vairāk, ieskaitot arī likumdošanu, kas ar to saistās, bet tie ir viennozīmīgi tuvāk praksē un nemazāk vajadzīgi. Gati palīdz man šeit, kā humanitāram cilvēkam. Atceries, bija tā fabula, tā pasaka, ja, par zvirbuli, kurš gribēja lidot uz dienvidiem un visu laiku lidoja atpakaļ, lai nomērītu, cik tālu viņš ir aizlidojis. Ja? Un viņš nekur tā kā netiek. Runa ir par to? Nu, tās kaut kādā veidā ir izšķiršanās, protams, jā, kur tu ej, cik tālu tu ej uz priekšu, kaut kādā veidā tas, tā ir. Bet es gribētu uzdot jautājumu Jānim Latvelam par... Es biju pagājušā nedēļa, Viļņā, kur kolēģis lieliski prezentēja vienu Cietvielu fizikas institūta projektu, un viņš tā kā minēja, ka katrā projektā ir plānotie rezultāti, un viņam bija slaids, kur viņš teica, mūsu projektā ir arī neplānotie rezultāti, 4 bērni un 1 vēl procesā. Tā kā, lieliski vienkārši, ja, tā kā arī tas ir labi redzēt, ir jauns personāls un vispārējais, bet vai vispār tā konceptuāli skatoties, šajos projektos, mums tā projektu ekonomika, projektu zinātne, 3 gadi vēl kaut kas, ir tie gadījumi, kad ir kaut kas plānots, un tad ir kaut kas tā kā neplānots, un tad kaut kā, tas vispār jautājums droši vien, ka visiem, kaut kas tāds, ko tu nemaz nebija plānojis, bet tas ir kaut kas cits. Kaut kas tāds, un ko tagad ar to darīt? Un kāda ir tā reakcija? Un kas, vai to aizmirst, vai mēģina kaut kā iedibināt, vai iedarbināt, vai kas ir neplānoti projektu rezultāti, ne tikai projektu atskaitas un publikācijas? Kā vienmēr dzīvē, mēs nekad nevaram visu izplānot. Un šeit varbūt arī runājot par to pielietojumu, ja mēs paskatāmies jau uz tādu nākamo to ekosistēmu, kas ir piemēram startup ekosistēmas, un tur, kur jau veido šos jaunuzņēmums, tad šī gadījumā, piemēram, šie neplānotie rezultāti tur ir vienmēr ļoti ierasta parādība, un tāpatās, teiksim, arī šajā zinātnē ir lietas, ko mēs varam plānot un ko mēs varam paredzēt, bet ir lietas, kas tomēr mēs redzam jau darbojoties. Un tas bieži vien arī ir jautājums par tām atskaitēm, kuras mums ir jāraksta par tām lietām, kuras mēs esam jau ierakstījuši, bet mēs esam varbūt atklājuši tajā procesā kaut ko vairāk. Un otra lieta, kur šis ir visvairāk un vēl, pareizi sakot, vēl vairāk pamanāms ir tajā jau, par ko mēs šeit runājam, par šo pielietojamību. Jo, piemēram, kā mēs Cietvielu fizikas institūtā, mēs strādājam pie kaut kādas tehnoloģijas, tad šis pielietojums viņai var būt ļoti dažādās jomās. Un tad ir ļoti svarīgi saprast arī industrijas vajadzības, iemācīties arī par šo kultūras maiņu gan zinātniekam, ka viņam ir jāieklausās industrijā, gan bieži vien arī par industrijas arī šo iemācīšanos saprast, ko tad zinātnieki saka un kas var būt par pielietojumu šai tehnoloģijai, ko viņi ir izstrādājuši. Tā kā tas manuprāt, ir ļoti svarīgi, un šie neparedzētie rezultāti bieži vien arī aizved pie kāda jaunas idejas, pie nākamā projekta pieteikuma, pie nākamās tehnoloģijas, ko mēs varam izstrādāt, jo to mēs esam ieraudzījuši. Un vēl es gribēju, te arī mazliet bija šī saruna par to, ka par tām lietām, ko šie projekti ļauj attīstīt. Jo, ja mēs skatāmies zinātniskos projektos, tur tomēr ir ļoti daudz par šo zinātnes izcilību un tādām lietām, bet tajā brīdī, kad mēs jau ejam uz šo tehnoloģiju pārneses pusi, tur, piemēram, ir šis tirgus pētījums vajadzīgs, tur ir nepieciešams šis biznesa cilvēks, kurš jau saprot mazliet citas lietas un var palīdzēt komandai. Tur ir nepieciešams jau prototipēšana, inženieru lietas, kas varbūt nav
ar šo zinātnisko izcilību, bet ir ļoti nepieciešams, lai aizved šo rezultātu līdz patērētājiem. Tā kā, tas arī tas, kas šādās programmās ir ļoti iespējams, un mazliet varbūt arī Laumas iepriekšējo darbu vietu pieminot šo LIA, bija savā laikā tāda LIA komercializācijas pētījuma rezultātu komercializācijai paredzēta programma. Un mūsu institūtā mēs ļoti intensīvi šo izmantojām, un tie tehnoloģiju pārnes gadījumi, kas mums pēdējos gados ir bijuši, es teiktu, ka lielākā daļa nākuši no šādas, kuros bija gan šis uzstādījums, ka tev ir jārunā ar industriju un jāpanāk šis rezultāts, gan arī tās iespējas, ko deva šī programma tieši šajā jau nākamajā posmā, kad pētniecība jau iet uz noslēgumu, un tad jau ir vajadzīgs šis pielietojuma mehānisms un saprast, kāds tiek pielietots. Un šeit viens ļoti svarīgs papildus jautājums, jo vēl viena lieta ir, kā tu izstāsti to, jo viena lieta, protams, ka tu sajūti to, bet kā nonākt līdz tā komercializācijai, līdz tam uzņēmumam, līdz tam nākamam solim, tur ir jāspēj tomēr tam zinātniekam izstāstīt. Protams, varbūt, ka es esmu ārkārtīgi skeptisks par visiem pārējiem, bet visticamāk, ka pārējā pasaulē nelasa tās mūsu smalkās publikācijas, lasām vairāk vai mazāk mēs paši, varbūt vēl kādu, bet šis izstāstīšanas vienkāršā stāsta, teiksim, cik tas ir svarīgi, tomēr, ka tu spēj to izdarīt. Es jau redzu, ka otrā flangā. Jā, Gati, ļoti labi. Kā vērtē potenciālie lietotāji? Tagad, kad noslēgumam tuvojās programmas, kā jūsu katra tajā virzienā, kā vērtē potenciālie lietotāji un kādā jūs esat komunikācijā ar to? Bet Osvalds, man liekas, grib šito. Jā, man bija viens komentārs, Gati, par tavu tekstu par smalko publikāciju lasīšanu. Piedod, provokācija. Jā. Provokācija, bet to provokāciju var apstīties, cik ir lasīts un cik ir citēts. Tā kā, kas attiecās uz publikāciju nozīmīgumu un vai tās publikācijas lasa vēl kāds cits, izņemot manu kolēģi blakus istabā, tas ir pilnīgi apskatāms un, tici man, izskatās labi. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts par to, vai Latvijā zinātnieki prot sarunāties ar komercsektoru. Es domāju, ka prot. Un, ja 30% institūta finansējuma nāk no komercsektora, tad laikam mēs kaut ko sakarīgi tam komercsektoram esam varējuši izdarīt. Ja šobrīd no Biomed Farma projekta izstrādātā ultraskaņas diagnostikas metodika atrodas apstiprināšanas stadijā Zāļu valsts aģentūrā, tad laikam jau tā metodika būs izmantojama arī praksē. Mēs nevarēsim viņu tirgot, tur nebūs tādas skaidras monetizācijas, bet tā tad būs noderīga. Tā kā nav nemaz tik slikti. Bet Vitālijs droši vien ir augsts vērtējums tātad. Jā, un šajā galā arī jau uzreiz pieslēdzās jau mums, jā. Es pateikšu tomēr to, ka uzņēmēja darbība un zinātne tie ir divi dažādi kosmosi. Un tas saskara vēl ar vienu ir par mazu. Un valsts pētījuma programmas tās, kas bija līdz šim, viņi neveicināja saskarsmi, jo pirmkārt viņas bija 2,5 gadus garas, kā 2022. gadā nolēma tēmu, kuru industrija teica, izskatās, varētu dariet. Mēs pa 2,5 gadiem esam aizmirsuši, ko tie zinātnieki valsts pētījuma programmā ir darījuši. Mums vajag regulārāku runāšanu, un tāpēc es gribētu pareklamēt ekonomikas ministrijas iniciatīvu, kur uzņēmēja nodokļu nauda tika aizvirzīta zinātnei uz kādā veidā inovācija, tātad investīcija fonds, valsts pētījuma programma, kas tagad ir piezemējies kā Biofot kombinētā platforma, kur ir, es saucu viņus par lokomotīvēm, 2 lokomotīvas tur ir, Organiskās sintēzes institūts un Cietvielu fizikas institūts, jeb biofarmācija, farmācija un sensori, fotonika, gudrie materiāli un vēl kas šis. Superīgi, kur ir tā šai programmai labums? Pirmkārt, viņa no vienas puses tāpat ir budžeta finansēta, viņai ir nostiprināts finansējums uz 3 gadiem, kas ir labi, un vienlaicīgi viņa ir fleksibla, ka var tās tēmas mainīt, teiksim, noteikti 2-3 zinātnieku grupu tēmām, ko industrija definēs. Mums varētu pēc 5 gadiem interesēt tas un tas.
Un tad viņi pēta pusgadu vai gadu, atkal nāk kopā ar industriju, industrijai jārunā vairāk ar zinātniekiem, un ne tikai par tām tēmām, kas ziņkārīgajiem zinātniekiem ir interesants, bet kas ir vajadzīgs industrijai. Jo mēs dzīvojam no diviem vadmotīviem. Mēs gribam nopelnīt, tātad kāra pēc peļņas, un mēs dzīvojam no bailēm potenciālo peļņu pazaudēt vai jau esošo. Un mums vajag abi divi, gan jaunas idejas, gan problēma risināšanas kapacitāti zinātnieku viedvolā. Labi, tas ir uzņēmējiem, bet kā ir zinātniekiem, zināma godkāra, publikācijas, pētījumu rezultāti? Ir dažādas tēmas un dažādi rezultāti. Un ir rezultāti, kas tiešām attiecās uz šo fundamentālo zinātni un ir publicējami. Un ja mēs skatāmies, kā izskatās Latvijas publikāciju statistika, tad ir vieta attīstībai, bet nav nemaz tik slikti. Un ir šie komercpētījumi, kur mēs ar publicēšanu neaizraujamies. Un, ziniet, ir viena tāda lieta, ko es gribētu par šo uzsvērt. Cilvēki, kuri ir angažēti un labi strādā šajos komercpētījumos, strādā arī fundamentālajā zinātnē un otrādi. Jo tā kompetence tur veidojās. Varbūt tajā komunikācijā var Matemātikas institūtu un mākslīgo intelektu. Jā, droši. Klausoties, kā šie abi kungi runā, man liekas, ka tas, ka viņi viens otru saprot, tas ir tā kā pats par sevi saprotams. Bet par cik man patiešām ir tas darbs strādāt starp nozarēm, tas nozīmē, ka strādā, piemēram, fiziķi, ķīmiķi, kognitīvie zinātnieki, izglītības speciālisti, un mums jau ir grūti vienam otru dzirdēt tajā vienā valodā, un mēs esam spiesti mēģināt saprast, kā var tad atrast to kopējo valodu. Un man liekas, lai, teiksim, Gustavs saprastu, ko katrs no mums dara, tur pa vidu ir milzīgs lauks ar svešiem vārdiem. Līdz ar to, kā mēs to risinām savos projektos, mums vienmēr viens no nodevuma veidiem ir ieteikums sistēmai, jeb nozarei. Un mēs esam jau 2 reizes izveidojuši tādu materiālu, kur ir 3 līmeņu informācija. Viena ir tā, kas ir līdzīga kā publikācijas, kas balstās ar visām atsaucēm un vispārējo. Tad ir otrs tāds skaidrojums, vairāk mums liekas, ka cilvēku valodā, bet cilvēki saka, ka viņi neļoti to saprot. Un tad ir trešais, kas ir vizualizācija vai infografika, kas īstenībā ir domāts ministrijas cilvēkiem vai politikas veidotājiem, kur var uzmetot aci, ieraudzīt to ideju, kas tur ir ielikta. Un īstenībā šis materiāls ir ļoti populārs, skatīts. Mēs viņu izmantojam arī sarunās ar ministrijas cilvēkiem, darbā ar skolotājiem. Un abi šie materiāli ir diezgan populāri. Viens no pirmās vecās valsts pētījuma programmas, tas jau ir deficīts. Jo es reāli redzu, ka tā ir problēma cilvēkiem saprast, ar ko mēs īsti nodarbojamies. Reis kungs jau ļoti sen gaida mūsu flangam, sen nav dots vārds, mēs savādāk protestēsim. Jo es jau redzu, ka Matemātikas institūtam ir lūdzu, es izcīnīju, jā. Paldies. Jā, mēs runājam par komerciju, bet šajā gadījumā faktiski mēs limitējam to ar to, ko var pārdot. Bet vēl ir tā otra puse, ko var nopelnīt. Un tā ir vēl lielāka. Jo, ja mēs paskatāmies par to, kā medicīnas iestādes Latvijā arī citvieti ir reģistrētas, viņas ir reģistrētas kā komercinstitūcijas. Komercinstitūcijas, kaut vai lielās slimnīcas, ar diezgan izkropļotu komercijas modeli. Ja viņām tiek pateikts par kādu cenu, ko viņi drīkst, cik daudz viņi drīkst pārdot, un nerunājot par kādu idejām vispār par inovāciju ieviešanām, jo viņi ir šajos rāmjos iekšā. Bet savukārt to normālā pasaulē, un arī, teiksim, pie mums mēs to darām, protams, valstiskā līmenī, tas būtu daudz vairāk jādara. Lielā mērā šīs inovācijas ir iespējams viņu pienesumu izrēķināt. Un izrēķināt tādā veidā, ka cik viena vai otra iejaukšanās, cik viņa ienes, cik viņa maksā, un cik pretī ir šie te papildus
cilvēku nodzīvotie mūža gadi vai kvalitatīvi nodzīvotie mūža gadi. Un daudzas valstis novelk šo limitu, cik viņi atļaujās maksāt un cik viņi neatļaujās. Un līdz ar to tā ir arī pragmātiska ekonomiska aprēķināšana šiem pašiem izmaksu efektivitātes tātad pētījumu, inovāciju ieviešanā, ko mēs varam, ko mēs nevaram atļauties. Mēs varam droši vien atļauties mazāk nekā pieminētā Somija vai citas valsts, vai Nīderlanda, vai nerunājot pa Ameriku, bet tad mums jāzina, kā mēs drīkstam to darīt un kā. Un tieši tad tur šiem te ieviešanas pētījumiem ir ļoti būtiski loma. Un komunikācijas jautājums, tad es gribēju Normandam jautāt, varbūt, ka jūsu laboratorijā ir kāda sintēze iespējama, lai šī komunikācija tiktu, it kā mēs runājam latviešu valodā, vai ne, bet šajās vairākajās zinātnes valodās, lai mēs varam viens otram komunikācija neapšaubām ir svarīga, un to mēs, man liekas, visi esam sapratuši, cik svarīgi arī sabiedrības informēšana. Tas ir daudz plašāk kā tikai daži tvīti sociālos tīklos, tas ir pēc būtības. Publikācijas neapšaubām tas ir pats pamats, bet arī viss šī cita veida komunikācija, tas ir pēc būtības un ļoti svarīgi. Bet es negribēju runāt par mākslīgo intelektu, bet tās minūtes veltīt kam citam mazliet. Pirmkārt, mēs esam ļoti dažādas nozars. Farmācijā tur pētniecība un zinām industrijas spēlētāji visu laiku ir, no savas perspektīvas skatoties, visu laiku ir sazobē. Jums tie startupi nerodas tā hops, jo ir vajadzīgas lielas investīcijas un viss pārējais infrastruktūra. Manā pusē savukārt datorzinātnē startup rodas šādi. Un visu laiku jauna ideja, jauns startups. Un tie startupi vairāk tur dzīvo pa tiem augšējiem tehnoloģiju līmeņiem, kā likums tur visu laiku inovē, un savukārt mēs vairāk dzīvojam varbūt rūpniecisko pētījumu līmenī, bet arī sen jau ir garām tiem laiki, kad mēs nodarbotos ar pētījumiem savu zinātkāras apmierināšanas dēļ, vai tāpēc, ka mums patīk to darīt. Vienmēr ir, jau gadiem ir prātā pielietojums. Bet kā jau tas izskanēja, ir liels solis starp tiem rūpnieciskiem pētījumiem un starp lietotājiem. Un tas solis kaut kā ļoti, ļoti skaisti diskusijā tie līmeņi it kā visu laiku uzsvērti, ir ieviešanas zinātne un rūpnieciskie pētījumi. Bet, kad es nonāku atkal līdz valsts pētījums programmām un vispār no tā, ko no mums it kā sagaida, man ir radusies sajūta, ka no mums sagaida produktus īstenībā, ka mēs caur pētījumu, tas, ko mēs iedosim, būs produkts, gatavs produkts, ko tik viešam iekšā tūlīt lietošanā. Tas solis starp prototipu, kas tiešām ir valsts pētījuma programma, kas ir pēc būtības līdz rūpnieciskiem pētījumiem droši vien nevairāk. Un tad tiešām ir vajadzīgi kaut kādi nākamie soļi, kas tos prototipus pārvērš produktos, bet tas pagaidām iztrūkst. Jāni. Kam? Principā katram zinātniekam un zinātniska grupu vadītājiem, kad viņš piedāvā kaut ko pētīt, viņam jāredz to produktu, kurš pārdodas kaut kādam gala lietotājiem. Pretēji gadījumā tas nevar būt. Ja? Izņemumu gadījumi, ka nejauši to atklāja, piemēram, kā izvedot gumiju, tas ir zināms piemērs, ja, tā kā nejaušība. Ja, tas ir principā atsauci uz brīvo lidojumu pētījumu, ko Sergejs arī minēja, tādam arī vajadzētu būt. Bet visas tā kā programmu pamata, piemēram, RAF, LZP uzsaukumi, excellence daļa, tev ir ideja, kam tas vajag, un tu redzi to produktu. Bet atkal, pie man teikta iepriekš, ja, tu ar to projektu no TRL 2-3 pabeidz ar 4-5 labākajā gadījumā. Ja. Un principā, piedodiet, protams, ka jūsu baiti un cilvēku stundas arī maksa, bet mums, kā materiāla zinātniekiem, vajag iekartās, varbūt vairāk elektroenerģijas, kaut ko izveidot, un diemžēl mums nav tik cieša saite ar starp, piedodiet, sintetisku daļu un aprobāciju. Mans liels prieks, ka izveidojas tāda sadarbība ar biomedicinu, biofarmāciju, ja, bet runāt par materiāla zinātnē, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitāte RPI, bija arī augsttemperatūras izturīgi materiāli arī PSRS laikos. Mēs to pilnīgi pazaudējam. Ja? Bija keramiska grupa, ja? Silikātu materiālu institūta, tas ir absorbēts ar citu. Ja? Es drusku aizstāvoju savu tādu materiālzinātnisko virzienu. Ja? Mēs gribam arī attīstīt šo, bet mums trūkst tās problēmas, tad atkal tās anglicizmu dedvālīgi pārdot un izveidot jaunu augsttehnoloģisku produktu kosmosa un aizsardzības pielietojumu. Ja? Tātad atkal programma, TRL līmeņi un gala produkts. Tas ir tāds kopsavilkums. Ja? Kā mums to varbūt... Par kādu mēs runājam šeit to iztrūkumu komunikācijā? Kas ir tas, kur mēs netiekam līdz sazobei?
Jā, es varbūt īstenībā sākumā es gribēju piebilst, mēs vairāk kārt diskusijas laikā ir pieminēta tehnoloģija gatavības līmeņi. Es īsi izskaidrošu, kas tas ir. Varbūt tā, ja nu kāds nezina, varbūt tad būtībā tehnoloģija gatavības līmenis vai TRL, angliski saīsinājums, tas būtībā raksturo, cik ilgi ar tehnoloģiju ir strādāts un kādā līmenī. Vai tas ir pats sākumiņš, kad mēs veicam kaut kādas sākotnējās iestrādes, tad jau testējam kaut kādas īpašības laboratorijā, pārbaudam, kā šī tehnoloģija darbojās tieši laboratorijā, un tad jau ejam tālāk, skatāmies reālā vidē, kā ir, piemēram, kā ir ikdienas lietošanā, un tad pēc tam jau tālāk nonākam pie gatavu produktu un pie tirgus, un šādi tad katrs tehnoloģija gatavības līmenis apzīmē to stadiju, kādā tā tehnoloģija ir nokļuvusi. Tas ir... Tā ir ne tikai Latvijā, tas ir izaicinājums, tā ir vispasaules problēma, kā tad pārkāpt šos dažus tehnoloģiju gatavības līmeņus pašā augšpusē. Visefektīvāk, kā nokļūt no tā, kas ir radīts zinātniskā institūcijā un kā tālāk to novest pie uzņēmēja. Un šeit ir ļoti svarīgi tā savstarpējā komunikācija, tieši izskaidrojot un informējot par to, kas tad ir zinātnieka rīcībā, jo uzņēmējs arī nevienmēr var uzminēt, kas tad tajās laboratorijās slēpjas. Un tieši tāpat zinātnieks nevar uzminēt, kur uzņēmējs vēlās tālāk, kurā virzienā doties. Līdz ar to tas nav tādas pareizās receptes, kā to darīt, bet ir skaidrs, ka šī komunikācija ir viennozīmīgi nepieciešama, jo tikai tā var nonākt pie kaut kāda kopsaucēja. Un, protams, valsts pētījuma programmas tādā ziņā nāk talkā, jo šīs programmas ir šāda veida mehānismus būtībā jau strateģiski iedod to virzienu, kurā tad skatīties. Un tālāk jau mēs par risinājumiem, tad jau dziļākā komunikācijā var vienoties tie paši izpildītāji un pasūtītāji. Jā, bet Lauma, es tev uzreiz uzdot vēl vienu papildus jautājumu, mikrofons pie tevis. Vispār Latvijas sabiedrības, tas pieprasījums pēc zinātnes, kā tu vērtē, jo, piemēram, tas, kas mani satrauc, ir tas, ka es redzu, ka šeit ir lieliski zinātnieki un mēs varētu būt 10 reizes lielāks skaits, bet kā to ienest? Protams, ir labi, ka mēs strādājam starptautiski un ar starptautiskiem kolēģiem un tas viss tiek izmantots arī citās valstīs, bet kā panākt to, lai tā jauda ir lielāka, tajā mūsu ekonomikā, visā mūsu tautsaimniecībā, visur tas, lai to zinātni vairāk sajūt. Jo šobrīd viņi mazāk sajūt, protams, zinātnieku skaits ir neliels, bet viena no tām atslēgām, manuprāt, ir tas, ka mēs kaut kā, es esmu teicis tā, ka tanī brīdī, kad mūsu seniori stāvēs pie Saeimas, kad tiek stiprināts budžets un teiks, dodiet vairāk naudu zinātnē, tad es teikšu, ka ar zinātnes komunikāciju mums vairāk un mazāk viss ir kārtībā. Kā tu vērtē šo vispār to sabiedrības pieprasījumu līmeni? Jā, tur ir ļoti daudz, protams, uzlabojumu nepieciešami, jo tika veikta arī aptauja kādu laiku atpakaļ par to, kā, sabiedrība vispār, kā vērtē zinātni. Un, tas īsais kopsavilkums būtu tāds, ka lielākai daļai sabiedrības tomēr šķiet, ka tas ir kaut kas attāls un tāds viegli nesaprotams, grūti uztverama informācija. Un, es teiktu, tas ir loģiski savā ziņā, jo mēs arī ejot pie kāda speciālista, nevienmēr līdz detaļām sapratīsim, kaut vai ejot pie ārsta, skaidrojot, kas tad mums kaiš, neuzreiz uztversim to informāciju, tāpēc arī ārstam ir jāmācās pastāstīt tā, lai pacients saprot, kas tad ir jādara un kas par problēmu. Un tieši tāpat arī ir zinātnieki ir augsti kvalificēti speciālisti un ļoti zinoši savās jomās. Un noteikti ir, tas ir izaicinājums viennozīmīgi pastāstīt pāris vārdos to, ko tu dari. Un abrīnot tos cilvēkus, kas tā vienkārši to var izdarīt, tas, man liekas, nav tik vienkārši, Lauma. Es varu padalīt. Bet var. Var. Gati, no tava flanga sākot, pabeidzot šo bloku, un es zinu, ka ir daudz runājums lietas vēl, bet ja mēs uz tādas cerīgas nots vēlētos noslēgt, vai mēs varam katrs iedot tādu no vienas puses vērtējumu esošai kampaņai, vai tas jums kā zinātniekiem, priekš mums parastajiem cilvēkiem, vai jūs varat novērtēt šo kampaņu kā informācijas sniedzošu, kā skaidrojošu, to, ka vispār Latvijas zinātnē kaut kas notiek, ja? Un otra lieta, ko jūs gribētu, nākamajā cēlienā, nākamajos soļos sagaidīt no valsts pētījuma programmas?
Ja es sāktu, es domāju, jā, komunikācija ir noteikti komunikācija, varbūt lielāka, plašāka un efektīvāka, tiešām līdz cilvēkam parastajam. Savukārt tas, ko es gribētu varbūt nākotnē, ir tas, lai papildus šiem teiksim, inovatīvām lietām, kas ir pētnieku prātos un domās, lai arī faktiski valsts struktūras nodefinētu, kāds ir pieprasījums, kas ir vajadzīgs, lai izstrādātu nākotnes programmas, ieviestu, kādi pētījumi ir vajadzīgi. Mēs nevienmēr to no ministrijām dzirdam. Paldies. Ilze? Jā, tad es gribētu tikai un vienīgi pozitīvi vērtēt šos pētījumus un to, man gribas teikt, tā lēnu ieviešanu izglītībā. Tam noteikti vajadzētu notikt daudz straujāk par to, kas ir izpētīts, jo šis bija par tām digitālām tehnoloģijām, par to, kā tās jēgpilni izmantot mācību procesā, lai skolēns tad mācītos, lai viņš pētītu. Un, tur, man liekas, vēl daudz darāmā, lai tas ikdienā tiešām notiktu tā apjomīgi. Un nākotnē man arī gribētos, lai tas, kas ir izpētīts un atrasts kā pozitīvs mūsu skolēniem, mūsu skolotājiem, lai tas vairāk tiktu komunicēts, lai tas aiziet varbūt līdz katram skolotājam, un tā attīstība jau digitālajā vidē aizvien notiek aizvien plašāka, un jau, lai būtu tie gatavie rīki, kad skolotājs redz rīku, viņš paņem, iet stundā un strādā, lai viņam nav jāmeklē, nav jāpielāgo. Viņš jau izmanto to, kas ir atklāts, to, kas ir radīts. Paldies. Paldies. Jā, vispirms gribētu teikt, ka šī, manuprāt, ir ļoti laba iniciatīva pastāstīt sabiedrībai, kas tad ir izdarīts šajā valsts pētījuma programmā. Un otra lieta ir tā, ka komunikācijai vajadzētu būt regulārai un ilgstošai. Un arī pirms šīm valsts pētījuma programmām, kur šie uzņēmumi noteikti ir jāiesaist un industrija jāiesaist, jo mēs zinātnē pētam to, ko mēs iedomājamies, varbūt, kas ir kādam vajadzīgs, bet daudz vieglāk ir, ja uzņēmums atnāk un industrija atnāk un pirms tam jau pasaka, kas tiešām ir viņiem vajadzīgs. Un tad tas rezultāts ir daudz labāks. Tāpatās, kā piemēram valsts iesaiste noteikti varētu būt arī caur, piemēram, valsts kapitāla sabiedrībām, kur ir lieli uzņēmumi ar iespējām finansējumu un arī ar daudz vajadzībām. Un tur šī zinātne varētu ļoti daudz ko palīdzēt. Un otra lieta ir arī tas, ko Vitālijs jau pieminēja, ir šis inovāciju fonds ilgtermiņa pētījuma programma, kas ir šī nākamā valsts pētījuma programma, un tur ir ļoti labi, ka šis uzsvars ir uz šo ilgtermiņu, jo zinātnē 2 gados ļoti retos gadījumos varēs izveidot to tehnoloģiju, kas jau uzņēmumam būs vajadzīga. Un ja ir šie 9, 10, dažreiz 15 gadi, kuros tu vari strādāt jau no paša sākuma līdz rezultātam, un tev ir skaidrs, ka būs finansējums un būs iespēja to darīt, tad tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs solis arī šajā valsts pētījuma programmu attīstībā. Paldies. Norman. Komunikācija ir ļoti liela nozīme, to jau es teicu, un šī kampaņa arī ir parādījusi, cik patiesībā, ka mēs atklājam, cik lielas lietas notiek zinātnē un kāda rezultāti visapkārt top. Tas prasa daudz cilvēku resursus un finansiālus resursus to visu nokomunicēt, bet tas ir tā vērts. Bet īstenībā tas pozitīvais pēdējos jau daudzos gados no LZP puses, ko es esmu īpaši izjūtis, ir domāšana par pēctecību un nepārtrauktību. Nepārtrauktība reizēm varbūt mazliet paslīd ar kādām programmām, kaut kas nesanāk tur īsti ar to nepārtrauktību, bet tomēr par to tiek domāts, un tas ir ļoti būtiski, jo nav varbūt tik svarīgi, ka tur tie 3 vai 5 vai cik gadi, bet ka tiešām ir tā nepārtrauktība, jo zinātnē inerce ir ļoti liela. Un trešā lieta varbūt, tā varbūt uzskatāmāka sapratne ir, bet varbūt nošķiršanas starp to, kas tad ir tās valsts pētniecības programmas un kas ir valsts inovācijas programmas, tā pēdējās lietas. Paldies. Lauma, tev dosim galavārdu. Jā, lai neparklāties ar iepriekš teikto, varbūt konkretizē, kas tas ir komunikācija, pārtulkošu, jā, mana sapratne. Varbūt tikšanas, atklāt durvju dienas, labi, mums ir zinātnieku nakts, jā. Mums vajag cilvēku resursus, jaunus studentus, es skatos uz skolas pusi, jā. Es arī lasu lekcijas, es redzu, ka auditorija mainās, tā
interesanti, jā, viss atkarīgs, kas notiek skolas. Un ko es dzirdu, man tas patika, piemēram, komentārs, ja man skola būs tāds ķīmijas skolotājs, es varbūt neiešu tur, kur es lasu tas lekcijas, tas nav RTU, jā. Man prieks, bet trūkums tā kā nav skolotājs, nu, varbūt, jā. Un vajag motivēt tas, nu, kā skolniekus, iet uz tehnoloģiskam virzienam, uz zinātni, jā. Tad es domāju, tā komunikācija vispirms, nu, mana skatījuma jāorientē ne tikai uz industrijām, bet arī uz jaunāku paudzi, lai motivēt, lai viņi prasa, dodiet man zināšanas tāda virziena, ne tikai tie ķīmija, jā. Nu, visas zināšanas, nu, tā kā tehnoloģiskas virzienas, jā. Tā kā komunikācija obligāti jābūt, viņi jāveicina, bet tiešā kontakta nevis tikai, nu, ka iedodiet internetu un mājaslapas un varbūt kaut kādi raksti, jābūt tieši enerģiju nodošanai no, piemēram, viena cilvēka otram un tā kā motivēt studēt. Paldies, Andrej. Osvald? Jā, nu, par to komunikāciju un kampaņu. Liels prieks, ka Latvijas zinātnes padome ir uzņēmusies uz sevi šo te organizatorisko darbu un salikus mūs visus te kopā. Varbūt, ka mūs vajadzētu nomainīt pret lielāku skaitu praktisku pētnieku, lai viņi stāsta par savām lietām un tad no to patērētāju puses varbūt varētu būt kaut kāda atgriezniskā saite, bet kas attiecās uz nākotni, tad godīgi sakot, man patiešām ir liels cerības uz jauno ilgtermiņu pētījumu programmu. Tāpēc, ka tā ir ilgtermiņa, B, tādēļ, ka tā iecer, kāda ir šobrīd, paredz zinām elastīgumu un idejas, kas nebūs gana labas vai gana dzīvot spējīgas, būs iespējams pārtraukt, nu, tādā nesāpīgā veidā, bez sankcijām, tādā dabiskā veidā ļaut viņām paiet maliņā vai pilnveidoties vai kaut kā citādi pārveidoties. Tā kā ir tiešām tas elastīgais modelis, es uz to lieku lielas cerības. Paldies, Osvald. Dats? Par komunikāciju es vēlreiz gribu akcentēt to, ka man liekas, ka mums pašiem daudz vairāk jādomā, kā mēs varam saprotamākā veidā tikt līdz tam gala lietotājam, līdz tam parastajam cilvēkam. Tas nav vienkārši, bet es domāju, ka to neviens cits mūsu vietā, manuprāt, nevar izdarīt. Un domājot ar skatu uz priekšu, ļoti gribētos to ieviešanas procesu ieraudzīt, jo pašlaik tiešām ir tā, ka īpaši izglītībā mums tiek pasūtīti it kā produkti, par ko jau šeit runāja, bet zinātnes padome no mums sagaida, lai mēs iekļaujamies starptautiskajā pētniecības telpā. Un tur veidojas tāda šķēri, un būtu ļoti svarīgi, ja to šķēri varētu risināt, un tas risinājums varētu būt tā ieviešana zinātne, par ko Mārcis runāja, ka ir projekti, kuros mēs nodarbojamies ar to ceļu, kā no tās kolbiņas mērogot, tā kā farmācijā, kā saprast, kā tā kolbiņa strādā tajā lielajā periodā. Un tādu projektu mums nav. Būtu ļoti labi, ja būtu. Nākamajā solī. Jā, paldies, Dats. Vitālij. Nu, man jāsaka tā, ka es par komunikācijas kampaņu uzzināju šodien atnākot šurp, acīm redzot, neskatos tos pareizos portālus vai TV raidījumus, bet tie klipi, ko es redzēju šodien, jā, interesanti un uzrunājoši. Paldies LZP un paldies jums kā darītājiem. Vajag darīt vēl. Tagad par to, ko vajag industrijai. Īstenībā, Mārci, jau šobrīd ir dati, ko vajag industrijai, jo jau 12 gadus ekonomikas ministrijas paspārnē pastāv tāda atbalsta programma kā rūpniecisko pētījumu kompetences centri 8 galvenajās Latvijas industriālajās nozīmēs. Kokrūpniecība, pārtika, mašīnu būve, elektronika, informācijas tehnoloģijas, viedie materiāli, enerģētika un farmācija. Un tur ir 12 gadu atklāta informācija, kādas tēmas gribēja un kādas tēmas pētīja paši uzņēmumi. Tā arī varēs saprast, kāds ir mūsu līmenis domāšanas. Izmantojiet šos datus, bet, protams, uzrunājiet mūs. Mēs kā industrijas ļoti gribam ar jums zinātniekiem runāties. Mums problēma pāri galvai, kuras jārisina.
Nu, jā. Un ja par to komunikācijas, visu šo lietu, es arī būšu pilnīgi godīgs, ka pirms mani neuzrunāja šeit iesaistīties šajā pasākumā, es arī biju palaidis tos klipiņus garām. Tā gadās, jā. Bet štrons pa mani, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka tas bija, manuprāt, ļoti noderīgi pašiem zinātniekiem, kas bija iesaistīti šajā visā, es domāju, un arī, protams, sabiedrībā, kas tas ir vis tālāk. Bet tieši pašiem zinātniekiem skatīties uz tām lietām savādāk, spēt ar vien vairāk par to runāt, varbūt vienam otram tanī brīdī likās, ka viņa darbs tiek traucēts, ja viņa laiks tiek paņemts, bet tas rezultāts bija vienkārši lielisks paskatoties. Par programmām es teiktu, vairāk domāt misiju virzienās, nebaidīties, tas iet kopā ar to elastību, jāsalikt kopā ar kaut kādām valsts kopējām misijām, garāks termiņš, to jau var kolēģi pieminēja, tas ir kādi 5 gadi, kas vairāk uzticēties, skatīties vairāk tanī virzienā. Un ja mēs skatīsimies starpdisciplināri misijās, viss jau būs kārtībā. Salikt kopā ar valsts misijām. Uzticēties zinātniekiem. Paldies, Gati, un galavārds namamātei. Tieši tā. Jā, tu dzirdēji visu. Sarežģīts divos uzdevums. blokos. Tiešām ir īstenībā ir maz ko piebilst, jo brīnišķīgas atziņas un ieteikumi no jums visiem. Bet katrā ziņā tas, ko es vēlos pateikt, ir pirmkārt paldies pētniekiem un paldies lietotājiem, paldies visiem iesaistītajiem, kas bija iesaistīti pētījuma procesā un sniedza ieteikums, kā strādāt tālāk, kā uzlabot. Un tiešām paldies par darbu. Un darbs turpinās, jo valsts pētījuma programmas tiek īstenotas un būs gaidāmi rezultāti arī nākotnē. Un ļoti ceru uz tiešām ilgstošu termiņu šāda veida programmām, jo tas ir būtisks mehānisms. Un, es domāju, ka viennozīmīgi arī ne tikai šīs dienas diskusija, bet arī visi materiāli kampaņas laikā sniedza nelielu ieskatu tam un deva pārliecību ikvienam, ka tiešām zinātne ir mums visapkārt. Un tas ir tas arī, uz ko mēs vēlējāmies aicināt. Paskatīties sev apkārt, uz savu ikdienu un saskatīt tajā zinātni un tās pienesumu. Un tiešām, lai arī zinātne var šķist kaut kas tāls, un mēs ļoti tiešām vairākas reizes arī diskusijas laikā pieskārāmies tam, ka zinātne ir ilgs process, tie rezultāti ir jāgaida ilgi, bet tas nenozīmē, ka mums nevajag sekot tam līdzi un ka vienmēr vajag domāt par to, kā mēs tajā ieguldīsim, ko mēs nākotnē no tā sagaidīsim, jo atdevi no tā būs. Un jebkurā gadījumā Latvijā strādā ārkārtīgi jaudīgi zinātnieki, spēcīgi, un tie pētījumi, ko mēs veicam, ir moderni un tā vide ir dinamiska, un es domāju, ka noteikti ir iespējas arī jauniešiem domāt par savas karjeras veidošanu zinātnes virzienā, un es ļoti ceru, ka tas tā būs, un mums būs arvien vairāk zinātnieku, un arvien vairāk jaunu pētījumu, un arvien vairāk produktu arī veikalu plauktos, ko tad mēs varēsim izbaudīt savas ēdas. Paldies, Lauma. Gati, paldies tev. Jā, skaidrs ir, klausītāji, saprotiet paši, ka jūs varat mēģināt ignorēt zinātni, bet zinātne neignorēs jūs, tāpat kā tas ir ar gravitāti. Zinātnieki ir, būs un paliks, jā. Un ļaujiet zinātniekiem strādāt. Paldies par diskusiju otrā bloka dalībniekiem, pirmā bloka dalībniekiem. Un es saku tā, es labprāt ielaustos vēl kādā institūtā un dotu 40 sekundēs laika kādam zinātniekam pastāstīt, ko tad viņš pēdējos 15 gados ir izdarījis. Jā. Šī liela piepūle veicina sinapšu savienošanos. Lūk, tā. Paldies jums liels un vēlreiz liels pārsteigums un liels prieks par to, kā un kāda zinātne notiek Latvijā. Paldies!